Parunāsim, parunāsim par vienu tematu, kurš izraisa sabiedrībā ļoti asas diskusijas un pārdomas par ilgspējību, jeb bieži vien saukt par zaļo tēmu, bet es savai šodienas prezentācijai, domājot par to, kā viņu varētu nosaukt, izvēlējos melno gulbi tēmu, jo melnais gulbis ir notikums, ko neviens uzņēmējs nemīl. Tie ir pēkšņi negaidīti notikumi ar negatīvām sekām. Un, manuprāt, jebkura uzņēmēja vēlme ir nepiedzīvot melnos gulbus. Un es šodien pastāstīšu par lietām, kas varētu atnest šos melnos gulbus, teiksim, ekonomikā un, attiecīgi, jūsu biznesā. Un, manuprāt, teiksim, šo procesu pārzināšana arī ļauj izvairīties no tā, ka tas melnais gulbis par tādu ir saucams. Līdz ar to man šodien varbūt tāds vairāk, teiksim, tāds negatīvāku iespējamo scenāriju un elementu apskats, bet nevis tāpēc, ka man ļoti patiktu, teiksim, tieši šādi domāt, bet vienkārši tāpēc, ka, manuprāt, no biznesa viedokļa tieši tas ir tas, kam ir jābūt gatavākam, nevis tikai labajiem notikumiem. Sāksim varbūt, un es sākšu ar ģeopolitiku, protams, kas ļoti interesē pēdējā laikā daudz, kas notiek vispār pasaulē, un tad drusku parunāsim vairāk par klimatu lietām un ar to saistītām nākotnes sekām atkarībā no politikas izdošanās. Bet ievadām vienkārši Pasaules ekonomikas fóruma aptaujas svaigākais rezultāts. Fórums aptaujā gan politiķus, gan uzņēmējus, gan, teiksim, akadēmiskās domas pārstāvis, var teikt, tās pasaules elites viedoklis, nu, pamatā tās gan lielvalstis, kas tiek aptaujāts. Ļoti interesants arī laikā ir dinamika šīm aptaujām. Nevar teikt, ka viņas atkārtojas gadu no gada vienādi, bet tas, ko mēs varam redzēt, ka 10 gadu perspektīvā faktiski zaļās tēmas ir nospiedošā vairākumā, kā, teiksim, riski attīstībai. Un kas interesanti, arī īstermiņā mums ir numur viens risks ir dezinformācija, un varbūt arī, teiksim, šādas sarunas kā mums ir daļa no procesa, kurā mēs varam, teiksim, šo informāciju tomēr papildus izventilēt un nonākt pie kaut kādiem slēdzieniem, balstoties arī uz zinātni un uz tādām racionāliem apsvērumiem, ne tikai emocijām. Es šodien vairāk pieskāršos, ņemot vērā ierobežoto laiku, tieši klimata jautājumiem, tāpēc, ka tas, manuprāt, daudz vairāk ietekmē jūsu biznesu nekā dabas daudzveidība vai teiksim, sociālā nevienlīdzība, kas ir, nu, teiksim, trijotne neilgtspējas. Bet tas tikai laika ierobežojuma dēļ, nevis tāpēc, ka to uzskatīt par nesvarīgu. Vienmēr, pirms mēs sākam skatīties ģeopolitiku un dažādu valstu sniegumu un lomas, ir vērts atrast kādus salīdzinošos datus, kas ļauj nu, tādu kopbildi iegūt. Un bieži vien runājot par lielvalstīm, cilvēks skatās uz summārajām emisijām, piemēram, un saka, nu redziet, nu, tur emitē baigi daudz, mēs maz, kāda tam nozīme. Nozīme ir vairāk tam, ja mēs paskatāmies, kā sadalās šīs, teiksim, negatīvais pienesums pasaules klimatam caur vienu personu. Jā, tātad personas devums tam ir ļoti liela arī politiskā nozīme. Ja faktiski tas parāda to, ja kaut ko dara valstī, tad cik tas ir sāpīgi katram iedzīvotājam, ir tieši svarīgi šī personas daļa, nevis kopējā masa, jo nu, ir starpība, vai ir miljons iedzīvotāju vai miljards valstī. Un Latvijā ir zem tā piecīša, zem tā vidējā līmeņa. Latvija vienkārši šajā grafikā nav redzama, bet interesanti, ka lielie emitētāji ASV, Kanāda ir ļoti daudz darījuši pēdējās 10 gadēs, ko bieži vien nezina. Savukārt Ķīna, kas ir liels emitētājs un kurai ļoti strauji pieaugums, viņa tomēr rāpjās, ja skatās uz vienu personu, lēnām un pakāpeniski uz augšu no ļoti, ļoti zemiem līmeņiem. Un tas devums, teiksim, vienam ķīnietim ir krietni mazāks nekā vienam kanādietim. Un nemaz netik tālu no Eiropas Savienības vidējā.
Eiropas Savienība veiksmīgi nonāk uz tādā zemākā līmenī, tīri vēsturiski apsvērumu dēļ, arī dēļ savas ekonomikas īpatnībām. Tagad redzot šo, teiksim, to kopējo bildi, pastīsimies drusku dziļāk, tad kas notiek šobrīd dažādos pasaules reģionos, un sāksim ar, pēdējā laikā numur viens debatēto valsti, Amerikas Savienotajām valstīm. Trumps, kā zināms, ir pieteicis karu daudzām zaļām politikām, un tas izraisa tādu uzreiz vienkāršu secinājumu, tad Amerika pagriezsies pilnīgi pretējā virzienā. Pirmām kārtām ASV federālai valdībai nav izšķiroša loma ekonomikas zaļināšanā vai nezaļināšanā, jo ASV ir federāla valsts, un federālā valstī ir ļoti liela štatu loma. Un štati ir dažādi, gan republikāņi, gan demokrāti, ar ļoti dažādiem viedokļiem par šiem jautājumiem. Tas, ko izdarīja Trumps, un tas, ko pretēji tam, ko izdarīja Baidens, viņi noņem nost federālo milzīgo finansējumu, kas bija, lai veicinātu šo zaļo transformāciju. Kas ir interesanti, un kas jau bija zināms arī krietni pirms Trumps parādījās, ASV faktiski nekad nav bijusi tāda skaidra valsts līmeņa politika, ko viņi gribētu sasniegt. Ir bijuši federālās valdības paziņojumi, ir bijuši, teiksim, šīs naudas iniciatīvas, bet pamatā, teiksim tā, zaļā kustība biznesā, viņa patiesībā nāca no ASV transnacionālajām korporācijām. Jo ASV kompānijas, kuras pārvalda triljonus, īpaši finanšu institūcijas, viņas lieli saprot, ka ja pasaulē notiek notikumi, kuri apdraud stabilas investīcijas, īpaši ilgtermiņā, un tur cilvēki rēķina 10 gadus uz priekšu, tad labākais, ko darīt, ir šos riskus noņemt. Un klimata riski, viņi tomēr zinātniski, un par to mēs vēl bišķi varam parunāt arī, ir pietiekami nopietni pamatoti, un praksē jau, diemžēl, pēdējās desmitgadēs šie notikumi tikai apliecina to, ka tas process iet nevēlamā virzienā. Lielais bizness mēģina saglābt savu naudu. Un tā ir liela atšķirība no tā, kā domā, teiksim, šī lielā nauda, no tā, kā tas notiek piemēram Latvijā, kur uzņēmumi nelieli, ļoti mobīli, un tāda saulēcīga gatavošanās bieži vien cilvēkiem nemaz nav daļa no domāšanas. Un privātā iniciatīva bija ļoti interesanti izpaudzies ne tikai tajā, ka no ASV puses un Britu kompānijām sākās šie globālie, teiksim, kustība biznesā, un arī lielā mērā politiskais spiediens, bet runājot ar cilvēkiem, kas pārzina ASV biznesu, tas, ko man teica, ka faktiski var redzēt, ka daudzas kompānijas gatavojās tādam kā zaļajam solim, pērk tehnoloģijas, veic izpēti, bet neievieš praksē. Tas nozīmē, ka arī tur tā neskaidrība, kurā brīdī tas jādara, bija daudz lielāka nekā pārliecība par to, ka tas vispār būs jādara. Kas atkal, man liekas, nav gluži tas, ko mēs redzam, teiksim, citviet, īpaši Latvijā. Ja ASV neveiks nekādas papildus soļus, teiksim, mēģinot kaut ko vēl nograut, ko es teikšu, štatu līmenī būs ļoti grūti izdarīt no federālas valdības puses, tad vienalga 43% emisiju samazinājums 5. par 35. gadu ASV iestāsies. Ja, tad faktiski šobrīd, skatoties Trumpa Ameriku, tā ir valsts, kas turpina emisiju samazināšanu. Kas vēl ir jāņem vērā, ka liela daļa to projektu, kas saistīta ar zaļo enerģētiku, kam šobrīd federālā nauda tiek griezta nost, bija tieši republikāņu štatos. Jo, piemēram, vienā pašā Teksasā, un tā bildīte ir no Teksas vēja parks, vienā pašā Teksasā ir vairāk nekā pusi no vēja jaudām uzstādītajām ASV. Tur, kur es redzu to politisko, teiksim, vienošanos, ka viņi taisa ciet vēja jūrās, jo tur ir bijusi konkurence, es saprotu, arī ar naftas iegūs vietām, bet tas sitiens pa iekšzemes vēju tik liels nav. Un arī ekonomiskā jēga šobrīd ir tas iekšzemes vējš pat lētāk elektrību, kādu var radīt mūsdienās, ja runā tikai no ražošanas puses. Un vēl, kas ir jāpiemina, ASV ir pietiekami jau šobrīd organizējusies opozīcija šai, teiksim, tādai nezaļajai politikai,
America is all in. Tā bija kustība, kas radās Trumpa pirmās prezidentūras laikā, kas apvieno gan municipalitātes un štatus, gan arī biznesa apvienības. Pirmās Trumpa prezidentūras laikā viņi bija 65% no ASV ekonomikas, šobrīd, es domāju, viņi būs mazāka. Tur mēs neesam redzējuši datus, cik viņš šobrīd sev rēķina, bet ir arī citas, kā arī Regional šis Greenhouse Gas Initiative, kas ir arī, nu, teiksim, štats sadarbības forma. Klimata alianses 24 štati. Nu, būtībā mēs redzam, ka valsts ir tā kā iekšējā tādā diezgan lielā konfliktā, kurš kurā virzienā dodās, bet, nu, teiksim, tās ziņas, ka Trumps tagad ir visu pagriezis pretējā virzienā, viņas absolūti neatbilst patiesībai. Vēl kas ir interesanti, mēs bieži vien uztveram ASV politikā vienu cilvēku politiku. Trumps ir, jā, viņš ir tikai karognesējs, bet ideologi, teiksim, šīm Trumpisku kustībai ir tādi, kā Patriks Denīns vai Kerts Jērvins, viņi jau pa zaļām tēmām ir izteikušies diezgan pretējos virzienos, jo tas pats Denīns, kurš ir tās antiliberālismu ideoloģijas autors un grāmatas rakstījis slaveni par šiem jautājumiem, viņš vienlaiks uzsver, kā viena no lielajām problēmām globāli ir teiksim, pasaules šī resursu izsīkšana, kas nu ir ilgtspējas idejas pamatā. Nu, savukārt, otra lieta, kas arī, par ko mēs vēlāk runāsim, Gērts Jārvins, viņš pārstāv šo tehnosolucionismu pieeju, ka tehnoloģiski strauji progress atrisinās visas problēmas. Un nu, līdz pat tam, ka viņam šī neomonarhisma idejas ir, kad sabiedrība ir jāpārvalda tehnoloģiju uzņēmumu būtībā tādai oligarhijai un pārējā sabiedrība ir tā kā otrā šķira. Tā ļoti interesants vispār ir tas ideoloģiskais fons, teiksim, jaunajā republikāņu partijas domāšanai, bet, ko es gribu uzsvērt vēlreiz, tur nav tā, ka viņa būtu izteikti tikai pret zaļo. Tur ir dažādi spārni, un tāpēc arī, teiksim, tie secinājumi, kas Latvijā reizēm ir, viņi ir tādi nevajadzīgi melnbalti, tādi, tā kā saka, nav pasaule tikai melna un balta. ASV pagaidām ir augoša problēma ilgtspējas politikā pasaulē viennozīmīgi, īpaši ar to, ka viņi stājas ārā no starptautiskajām dažādām saistībām, bet tas gluži nav stāsta sākums un beigas. Ja. Par Ķīnu man nesen bija diezgan liels raksts makroekonomika LV, jo tas ir garš un interesants stāsts. Ātrumā ejot cauri, es gribu tikai pieminēt, ka Ķīna ir politikas līmenī, komunistiskās partijas politikas līmenī, kas vienīgā viņiem nodefinējas ekoloģiskās civilizācijas ideja, kas ir būtībā vēl pastiprināta rietumu ilgtspējības ideja. Un neskatoties uz savu ļoti augsto piesārņojumu līmeni, viņi paši ir sapratuši, ka viņi grib sabiedrībai radīt tīrāku vidi. Viņi grib un spēj piedāvāt šīs zaļās tehnoloģijas pasaulē. Viņi ir kļuvuši par atjaunojamās enerģētikas absolūtu līderi pasaulē pēc uzstādītām jaudām. Viņi arī praktiski ražošanas jaudas lielā mērā nodrošina šajos jautājumos. Bet tas, kas ir interesanti, viņi vienlaikus tikai būtībā pagājušajā gadā sasniedz pīķi ogļu staciju izbūvē, jo viņi paralēli atjaunībās enerģijas milzīgām jaudām, viņi, teiksim, tā bilde ir reāla bilde no viņa kalna apvidus ar saules paneļiem, tad viņi paralēli arī būvēja ogļu stacijas kā rezerves jaudas. Un tas, kas bija interesanti, un ekonomiskā viedokļa šķiet neloģiski, ogļu stacijām strauji kritās noslodzes. Būtībā viņas kalpoja kā tāds buferis. Un tad atkarībā no tā, uz kuras statistiku jūs skatāties, jūs mierīgi varat pateikt, ka Ķīna iet absolūti briesmīgajā virzienā attīstot ogļu ražošanu, bet vienlaiks, ja paskatās uz to, kā tas tiek izmantots, tad gluži tāda vilna tāda nav. Bet viņi jebkurā gadījumā kāps augšā ar oglekļa izmešiem līdz 30. gadam, tikai tad kāps lejā uz 60. gadu, kad ir pasludinātā klimata neutralitāte. Tātad Ķīnā tā ir 60. gads, Eiropā tā ir regula noteikti 50. gads. ASV šis gads nav noteikts un visticamāk arī nebūs vismaz tuvākajā laikā. Bet Ķīna ir ar šo savu zaļo tehnoloģiju ekspansiju arī ļoti nopietni ietekmē pasaules
citus reģionus un arī starptautisko tirzniecību. Tāpēc nu, par šo var manā rakstā pastīties, vai interesē vairāk, jo Ķīna ir ļoti nopietnas zaļais lobby šobrīd pasaulē. Kaut gan es nezinu, kāpēc Latvijā viņi bieži mēģina kā pretējo pasniegt. Mūsu Eiropas Savienība, nu, no vienas puses, zaļā politika Eiropā ir ļoti sena. Piemēram, svarīgākais dekarbonizācijas instruments ir emisiju tirzniecības sistēma, kas ir ieviesta 4. gadā. Krietni vispār pirms tika izdomāts šis jaunais rebrandotais zaļais kurs, kas nu, būtībā ir tāpat ilgtspējas politika, kuru mēģināja pātrināt ne pārāk veiksmīgā veidā, radot vaiprātīgu birokrātiju uzņēmumiem. Un pamatā tas saistīts ar ideju, ka ziņošana, ka tu paziņo par to, cik tu esi zaļš, pie tam paziņo pēc vaiprātīgi daudziem punktiem un ļoti sarežģītā veidā, ka tas motivē uzņēmumu kļūt zaļāku. Tā ideja izriet no kādreiz īpaši ap 20. gadu tā zaļā buma akciju tirgos, kas bija, kad tas, kas bija zaļš, bija būtībā pārcenots un bija izdevīgi būt zaļam, un līdz ar to tika uzskatīts, nu, ja tu noziņos kā sevi kā zaļu, tad nu, lielais viss biznesa normāli ir biežā, nu, tad tu dabūsi uzreiz to atdevi. Nu, pirmkārt jau Latvijas biznesa, kurš biežā praktiski nav. Loģiski uzdot jautājumu, kā mēs ziņošu un par ko, un kas man no tā, ka es uzrakstīšu milzīgu papīru. Un šis ziņošanas pienākums, viņš pārvēršas vienkārši par konsultantu tādu biznesu, ka tu apkalpo uzņēmumus, palīdzot viņiem aizpildīt ziņojumus un bieži vien izmantojot kaut kāds proxy datus, vienkārši uzģenerētas idejas. Tāpēc tas, ka šobrīd Omnibus iniciatīva ir zaļo politiku vienkāršot, būtu bijis labi, bet problēma tāda, ka viņi tā vietā, lai mazinātu ziņošanas sarežģītību un pasakot priekšā jau konkrētām nozarēm, kur ir viņu pamat problēmas ilgspējībā, un tās ir dažas katrai nozarē, nevis 3000 punkti, kā piemēram pēc ESG metodikām, tad viņi samazina vienkārši ziņošanas uzņēmumu tvērumu. Tagad būtībā Latvijā es nezinu, cik mums paliks uzņēmumi, kuriem būs kaut kas jāziņo, bet tāpat laikā valstu mērķi un kopējie pienākumi jau nemainās. Tas nozīmē, ka tas kļūst par valdību problēmu un vietējā biznesa problēmu, kā līdz tiem mērķiem nonākt. Agrāk bija ērti, Brisele liek, tagad nāksies domāt pašiem. Vai no tā kļūs labāk, es stipri šaubos, bet jārēķinās ar to, ka šīs izmaiņas, kur daudziem liekas, mums tagad atkrīt pienākumi atkrīt ziņošanai. Bet atbildība par to, kāds ir rezultāts galā, un arī teiksim, tās juridiskās atbildības attīstās caur tiesvedības praksi, arī uz biznesu tiešā veidā ietekmējot, tas nekur ne tikai nepazūd, bet tas patiesībā plešas plašumā. Tas ir tāds ātrs pārskrējiens par ģeopolitiku, cik es varu tik īsā laikā pastāstīt. Tagad drusku izējām cauri klimata stāstam, lai būtu uz vienas lapas, jo nu, tur arī ir ļoti daudz interesantu leģendu. Es pats nebeidzu pētīt dažādas versijas par to, kas un kāpēc pasaulē notiek, bet ir kaut kāds mainstreams tomēr, ko klimata zinātnieku lielākā daļa pasaulē uz ko ir vienojusies. Nu, pirmkārt, fakts ir tāds, ka viss kļūst siltāk. Jā. Principā runāt par globālo sasiešanu ir nepareizs jēdziens, jārunā par klimata pārmaiņām, bet viena no izpausmēm ir šī sasilšana, un to mēs redzam datos ļoti labi. Tad ir viens jautājums, kur cilvēki bieži arī pat politiķi uzdod jautājumu, nu kā tad mēs vispār varam ietekmēt to planētas klimatu? Planēta taču ir gigantiska, mēs esam maziņi. Jā, ja tas zīmē, grāmatu zīmējumos parasti izstāsta tā, ka tas siltumnīca efekts ir zīmēts kaut kur starp zemeslodi un mēnesi pa vidu. Ja mēs paskatāmies mērogā, tā bilde pavisam savādāk. Atmosfēra, kurā notiek visi šie fizikālie procesi, kas saucās siltumnīca efekts, kas starp citu ir atklāts pirms 200 gadiem. Jā, par to neviens nerunāja, ka tie sociālisti murgi. Tagad, kad sākās tas jautājums, ka politiski pēkšņi izrādījās, ka tur sociālisti vainīgi. Bet tā atmosfēra, kurā notiek visi uzsilšanas un saules stāru un saules siltuma noķeršanas procesi un atgriešana atpakaļ uz Zemi, ir nepilni 10 km. Un tas mērogā uz Zemes virsmas ir šī gaiša zilā līnija. Gaiša zilā līnija tā atmosfēras daļa, kuru mēs spējam elpot un kurā mēs dzīvojam.
Arī interesi pēc vienkārši uz leju. Brūnā līnija ir vidēji cietā daļa no planētas virsmas, pārējais ir mīksts un silts un karsts. Mēs dzīvojam ļoti, ļoti plānā slānītī, un šo mazo plāno slānīti mūsu saimnieciskās darbības rezultātā piepildīt ar vienu specifisku gāzi nemaz nebija tik liela problēma, jo problēmas gāze ir 0,042%. Šobrīd nu, bija 0,03% no atmosfēras. Ja? Tas vienkārši, ja paskatās mērogā tās lietas, tad drusku saprotamāk paliek, kāpēc cilvēks ar savu darbību var to ietekmēt un arī to izdarīs. Vismaz tā uzskata zinātnieki un IPPC, šī lielā komanda, kas strādā ANO paspārnē, nu, pēdējo ziņām 650 zinātnieki rakstījuši. Nu, vienmēr atrodas kāds sociālos tīklos, kurš zina, kā ir savādāk. Tā, šī simulācija, šī nav Google satelīta karte, jo viņai ir ap 52 miljonu gadu sena vēsture. Tāda izskatās mūsu planēta pēdējā siltajā periodā. Pirms vēl kontinenti bija aizpeldējuši tur, kur tiem jābūt, bet tā ir, tā ir bilde no simulācija no laika, kad planēta bija uzsilusi, kas ir norma priekš planētas. Tas nav ārkārtējs stāvoklis. Un jūra bija 120 metru augstā. Kāpēc es to rādu? Es rādu šo posmiņu ap 50 miljoniem gadu atpakaļ. Patiesībā planēta ir dzīvojusi gan siltajos, gan augstajos periodos. Tas, ko bieži vien cilvēki piemirst, ka mēs esam radušies kā suga un dzīvojam joprojām ledus laikmetā, starpledāju periodā. Ledus laikmets nebija tas, kad bija mamutu un ledus virs Latvijas, bet ledus laikmets ir garš periods, kurā mēs joprojām dzīvojam, bet viņā ir ledāji un starpledāju periodi. Un planēta lielāko daļu, 75% savas eksistences, ir bijusi citā periodā, siltajā. Precīzi šo līkņu zīmējums ir viena no versijām. Es nevaru teikt, ka šis ir akadēmiski vienīgais un pareizais, bet nu, kā tu tos līkumiņus pavalk, tas, man liekas, nav būtisks. Būtisks tas, ka mēs esam šajā ledus laikmetā, un joprojām liela daļa ziemeļu puslodes ir mūžīgais sasalums. 24% viņš Sibīrijā līdz Baikālam nolaižās. Un tas ir garš posms, 2,5 miljonu gadu atpakaļ sācies. Cilvēka suga, nu, tur rēķina dažādi, bet nu, būtībā mēs akmens laikmets beidzās 5000 gadu atpakaļ, tikai mūsu civilizācija visa ir šī vēsā perioda, nu, kā saka, bērni. Un mēs arī kā bioloģiski esam piemēroti šādam kopējam planētas klimatam. Protams, labā ziņa tāda, ka, ja mēs esam izšūpojuši ārā šo vēso periodu, tad pēc 50,000 gadu nākamais ledāja periods nebūs, ja kādu uztrauc šādu termiņu. Bet mēs redzam arī kartē, tas pats palielinājums nepriekšējais karts, nu, kā tad izskatās Latvijas teritorija, ja mēs ejam vienkārši šo normālo planētas svārstu palaižam pretējā virzienā. Kāpēc par to būtu jāuztraucās, ja tas nevar notikt ne 10 gadu, ne arī pat 50 gadu laikā tik ātri, un jūra arī tur uz gadsimta beigām, tiksim, vietu zinātnieki saka, plus pusmetrs Baltijas jūrā, nu, tas nav nekas tāds, izņemot pašu piekrastu. Ir tās augtās klimata atgriezniskās cilpas, tātad procesi, kurus iedarbinot, viņi paši veicina planētas sasilšanu. Un, piemēram, klasiskākais, par ko visi, man liekas, ir dzirdējuši, ir mūžīgais sasalums, kurā ir pilns ar metānu. Metāns ļoti spēcīga siltumnīcas gāze, efekta gāze. Kūstot mūžīgiem sasalumam, atbrīvojas šī gāze, kur atkal palielina sasilšanu un savukārt vēl vairāk kūst. Tā platības ir milzīgas. Un tā sliktā ziņa tāda, ka 27 šīs atgriezniskās cilpas, kas ir zinātnieku pārbaudītas un izpētītas, ir tās, kas visticamāk ir globālo sasilšanu pastiprinošas. Ja kāds no šiem 27 cikliem pa īstam sāk strādāt, un ir zinātnieki, kas uzskata, ka ir sācis strādāt, bet tas nav tāds konsensus, nu, tad mēs ejam uz to karti, kuru es rādīju pirms tam. Pie tam, nu, tam ir vēl
Vēl daži, nu, teiksim tā, pirms šo rādu, teiksim, tā pamat problēma ir, ja sākās šie cikli, tad visi līdzinējie modeļi izrādās neprecīzi, jo mēs nezinām, ar kādu ātrumu tie cikli aiziet. Um, Ir arī citas ziņas pretējā virzienā. Tā tad ir sen jau diezgan dzirdēts, vēl pagājušajā gadsimtā bija tāds Pentagona ziņojums Weather Report 2020, kur viņi prognozēja klimata pārmaiņas pasaulē, un tur liela vērība bija pievērsta tieši Golfa straumē un ietekmē uz Eiropu. Tad kaut kādu brīdi bija klusums, tagad zinātnieki nākuši atkal ar jaunu lielu pētījumu. Tas kopā viss ir tā Atlantijas cirkulācija, viņa ir gan augstā, gan siltā. Mūs uztrauc vairāk šī siltā strauma, kas silda Lielbritāniju, Norvēģiju un neļauj Islandai sasalt. Šī traume ir pasaules vēsturē vairākas reizes jau pēc zinātnieku pētījumiem bijusi citur, nav gājusi gar Eiropas krastiem, un viņa var pagriezties kaut kādā brīdī. Neviens nevar pateikt precīzi, kā tā ziemeļu augstā strauma viņa pastums, un cik ātri tas būs, vai tas būs pēkšņas izmaiņas, vai tas būs ļoti lēnas. Bet šis scenārijs ļoti interesanti laika prognozes taisa mūsu reģionam, jo tas ir -8 grādi no tā, kas mums ir šobrīd, kur ņemot vērā, ka mums vismaz +4 nāk no globālās sasilšanas, tad, nu, varētu teikt, ka mēs vienkārši atgriežamies bišķi vēsākā laikā nekā jaunībā, bet tas pilnībā maina mitruma režīmu, jo siltais Atlantijas okeāns mums ģenerē ciklons, Atlantijas ciklons, kas parasti atnes mums lietu. Tas drauda lielu sausumu lielā daļā Eiropas un būtisku, teiksim, pārtiks ražu samazināšanos. Protams, tas arī ietekmē reģiona pievilcību, un tā skaitā nekustamo īpašumu jomā, bet jāteic, ka tad Eiropā vispār nav saprotams, kurā galā var dzīvot, jo vidusjūras gals būs sasilis un sauss, un tā, teiksim, tie visi meža ugunsgrēki tie jau bija prognozēti tajā pašā manas minētajā Pentagona pētījumā, nu, un ziemeļgalā atkal būs augsts un sauss. Tāpēc šis ir vēl viens melnais gulbis, kura ierašanās laiks nav zināms precīzi, tikai, teiksim, izteikts aizdoms, ka tas process tiešām ir, viņam ir jānotiek, ja turpinās augsto straumu plūsmu no kūstoša Grenlandes ledus. Un ir vēl viens pētījums, kas ar man vienmēr licies tās ļoti pārdomas rosinošs. Tas ir vienkāršais modelis temperatūru pieaugumam, ja, teiksim, šīs klimata ierobežošās politikas netiks realizētas. Tas melnais ir teritorija uz planētas, kurā vidējā gaisa temperatūra ir virs 29 grādi. Latvijā tie ir 6,5 salīdzinājumam, ja? Kas skaitās cilvēkam fizioloģiski nepieņemama vide. Ja? Tādos apstākļos šobrīd Āfrikā dzīvo cilvēki, ļoti slikti dzīvo, bet mēs ieraugam ekonomiski nozīmīgus reģionus pakļautu šādām pārmaiņām. Tā ir pasaule apdzīvotākā valsts Indija, kur man nav skaidrs, ko viņi darīs. Tā lielākā musulmaņu valsts pasaulē Indonēzija, un tas ir visa Āfrikas centrālā daļa, kas arī ļoti apdzīvot. Āfrikā kopumā ir paredzēts, ka jau uz gadsimta vidu būs 2,5 miljārdi iedzīvotāji, ja tad 5 Eiropas. Šīm ir divi secinājumi, manuprāt, nozīmīgi. Pirmām kārtām tas viennozīmīgi izraisa migrāciju, klimata migrāciju. Pie tam, ja, teiksim, šīs pārmaiņas skar plaši reģionus, tad līdzinēja, piemēram, tādi ar klimatu arī saistītie kari, kas jau notiek par ūdeni, gan tuvajos austrumos, gan Āfrikā, varētu pārvērsties par gluži cita mēroga militāriem konfliktiem. Un šī kombinācija militārās aktivitātes pieaugums un mēģinājums pārvākties uz citām teritorijām, nu, protams, tam ir grandios ekonomiskās sekas. Un tā zona, uz kuru vērts pārvākties, ir tā gaiši dzeltenā. Ja? Nu, tad mēs apmēram varam iedomāties, kur reģionus, uz kurām vietām varētu mēģināt doties, bet Latvija šādos apstākļos ir ļoti pievilcīga teritorija, lai šeit strauji pieaugtu iedzīvotāju skaits.
klimata migrācijas rezultātā, un tad jautājums, ar kādiem līdzekļiem mēs varētu to procesu apturēt, jo diez vai tas būs kaut kas līdzīgs šobrīd, tie 10 000 Irānas un sīrieši, kas lēkā pie grāža žoga ar pauniņām rokās. Tās ir militāras valsts, tāpat Indija, vispār ir kodola valsts, piemēram, un blakus viņiem Pakistāna, kur ir pilnīgi melni iezīmēta arī. Šis nav tāds īpaši patīkams attēls, ja vairāk par viņu domā, ja nepatīkamāk paliek, bet nu, šī ir starptautiska kompānija, nu, grupa zinātnieku, ķīnieši, ASV un franču zinātnieki kopā, kas taisīja šo prognozi. Un te mēs nonākam pie vēl viena iespējamā melnā gulbja, par kuru sāk runāt arvien vairāk. Ja mēs netiekam politiski un tehnoloģiski galā ar klimata pārmaiņām, mēs varam to izdarīt arī caur ģeoinženieriju, jeb caur mākslīgu planētas klimata izmaiņu. Par to ir runājuši ķīnieši, par to ir runājuši ASV zinātnieki un tur, nezinu, uzņēmēji un citi aktīvisti. Nebrīnos, ka Masks varētu būt tam arī liels piekritējs. Bet šis raksts man lika stipri iespringt pa tēmu, jo raksta autors ir Paskāls Lamī. Paskāls Lamī ir Pasaules tirdzniecības organizācijas vadītājs, bijušais, kurš tikko no šī amata aizgāja. Tas ir viens no cilvēkiem, kam uzticēt tomēr ārkārtīgi svarīga ekonomiska funkcija globālā līmenī. Kāpēc Paskāls Lamī izdomāja rakstīt par ģeoinženieriju, nebūdams šīs tēmas eksperts un tādā izdevumā kā Financial Times? Es nezinu, varat minēt, bet nu, būtībā tas raksta mērķis, kā jūs redzat no virsraksta, ir, ka ir vērts pamēģināt. Nu, planēta mums ir viena, pamēģināt var tikai vienreiz, ja dara kaut ko lielu. Nevar teikt, ka ģeoinženierija netiek lietota šobrīd jau ne tikai Maskavā dzenā mākoņus. Arī Dubajā, piemēram, ir likuma noteikts, cik stundas gadā var būt mākslīgi koriģēts klimats. Pamatā viņi izraisa nokrišņus šādā veidā. Tātad teiksim, šīs metodas mazā mērogā tiek lietotas. Globālā mērogā tās idejas ir visdažādākās, sākot ar to, ka arī to uzskata par ekonomiski iespējamu noklāt ledājus arktiskos un antarktiskos ar kaut kādiem atstarojušiem materiāliem, gan palaist kaut kāds atstarojušs materiāls kosmosā, gan izsmidzināt dažādas vielas, kas atstaro saules siltumu. Man šķiet, ka nu, šis ir tāds interesants risinājums, kur tāds tehnoloģiski attīstīts valsts kā ASV un Ķīna varētu būt gatavs un spējīgs izmēģināt, bet jārēķinās, ka ģeoinženierijai varbūt arī ir lokāli efekti, ka, piemēram, viņi sakārto klimatu savos reģionos, bet ir atgriezniskās pilnīgi citas saites citās vietās. Šī ir lieta, ja par to sākuši runāt, to nedrīkst aizmirst. Nu, un tagad saliekot to visu kopā, pirmajā kopsavilkumā, es gribu teikt tā, ka fizisko procesu nelinearitāte ir tas, kas ir bijis raksturīgs jau pēdējā laikā klimata pārmaiņām. Un te nav tā, teiksim, iespēja kādam zinātniekam pasūtīt scenāriju un pateikt, paskatieties Latvijai vai citam reģionam, kas īsti notiks. Mēs varam tikai skatīties uz scenārijiem, kā dažādiem variantiem, tiem notikumiem, kas var būt. Un, ja es jau minēju šīs iespējamās temperatūras ietekmes mūsu reģionam, vai tur, piemēram, Golfstrāma pagriežās vai nepagriežās, pilnīgi divu pretēju virzienu. Mēs runājam par ēku aizsardzību pret karstumu, sauli un citām šādām vairāk sasilšanas saistītām pārmaiņām, vai mēs runājam tieši otrādi par papildus atkal siltināšanu. Politika pasaulē, nu, viennozīmīgi globāla vienošanās, īpaši ar ASV federālās valdības aktivitātēm, nav uzskatām par vienmērīgu, un pēc starptautiskā organizācija aprēķiniem nevienmērīga politika būs viennozīmīgi dārgāka arī uzņēmējiem līdz ar to. Tiesvedības riski par šo es
laika trūkuma dēļ arī daudz nestāstīju, bet es tomēr nevaru nepieminēt, ka pēdējos gados īpaši Eiropā ir nozīmīgi pagājusi uz priekšu judikatūra klimata jautājumos. Un ne tikai klimata jautājumos, un vienkārši paskatās uz dažiem spriedumiem, kaut arī Eiropas cilvēktiesību tiesai. Tas, kas ir atzīts, ir, ka klimata pārmaiņas ir cilvēktiesību jautājums. Un savukārt citos spriedumos, kas ir šellam, kur it kā nu, ziņās arī bija kļūdaini, ka tas ir zaudēta lieta, zaļie zaudējuši, patiesībā juristi to redz pilnīgi otrādi. Tiesa nostiprinājusi uzņēmumu pienākumus rūpēties par klimatu pārmaiņām, bet tikai noraidīja prasību pēc ļoti precīziem procentiem, jo tos nevar noteikt. Un īpaši tiesa nekad neies tiksim, šādā veidā skatīties. Līdz ar to arī Latvijā, nu, teiksim, pirmais melnais gulbs mežskopiem bija ar satversmes tiesas spriedumu. Šī ir joma, kurā, manuprāt, ir visnopietnāk var prognozēt vienveidīgu attīstību tajā virzienā, kad ilgspējības jautājumi tiks ar vien vairāk ņemti vērā. Un tas lielā mērā izriet no starptautisko tiesu prakses. Un tas ļoti viegli var noiet līdz uzņēmumu līmenim. Ja, to es gribu arī pieminēt. Tas nav tā, ka tas ir tikai pret valsti, jo ļoti viegli vērsties arī pret uzņēmumu. Protams, pirmie cietīs lielie uzņēmumi. Un es domāju, ka nekustamā īpašuma joma nebūs varbūt tā galvenā. Nu, kā jau minēju, klimata migrācijas jautājums, viņš nu, neizbēgami. Mēs saskārsimies ar kaut ko, kas vēl nav pieredzēts pasaules vēsturē. Saistībā ar šīm milzīgajām klimata pārmaiņām ir jautājums par pārtiks apgādes sistēmas būtībā stabilitāti pasaulē. Un arī pie kurām tehnoloģiskiem risinājumiem bieži vien iestājas problēma ar noteiktām izēvielām. Arī šobrīd, ja pasaule taisās elektrificēties, nav īsti pietiekami atklātu vara krājumu, lai radītu tik daudz vadu pasaulē, cik vajadzētu, lai elektrificētu pasauli, teiksim, ejot prom no fosilā kurināmā. Tas nozīmē, ka vai nu vadi būs jātaisa no alumīnija, vai tiks atrasts jauns svara iegulas, bet, nu, teiksim tā, ir ļoti interesanti aprēķini bijuši par to, ko nozīmē izdarīt tās lietas un tādā ķīniešu stilā, nu, vienkārši radīt jaunu tehnoloģiju, saražot un pārdot kādam. Tur ir ļoti liela ierobežojuma, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē inflāciju. Un šeit nu gan tam ir daudzveidīgi ietekmi arī uz nekustamo īpašumu jomu. Par jūras līmeņa izmaiņām, jā, bet tas ir ilgtermiņa jautājums. Kā es minēju, neviena prognoze nerāda, ka tagad vienkārši jūra nāks virsū katru nedēļu. Bet, ko es pieminēju par preču aprits infrastruktūru, nevajag aizmirst, 80% preču aprits pasaulē notiek caur ostām. Ja mēs kaut ko salāžam grīstē ar okeāna līmeni, pat ja, nu, piemēram, tāda mērenā prognoze 300 gadu laikā okeāns ceļās pa 3 metriem. Kā jūs iedomājaties 300 gadu laikā vairākas reizes pārbūvēt ostas, jo vairāk, ja ostas nevar, nu, teiksim, nevar likt virsū arī Rīgas ostā pilnīgi noteikti uz esošajiem pamatiem vēl vienkārši metru uzbērt virsū pacelt augstāk. Vienkārši tas neizturēs. Tāpat arī atomstācijas daudz jūras krastā. Šīs pārmaiņas, manuprāt, nav īsti nemaz uztvertas pasaulē, uz ko tas iet, jo jūra jau lēnām ceļās. Bet pagaidām viņi ir tajā joslā, kur mēs vienkārši to spējam vēl novērst. Nu, jā, par klimata regulācijas jau pieminēju, un, protams, ka politiskā problēma ir arī tajā, ka cilvēki ir apmulsuši, cilvēki mēģina atrast tīri psiholoģisku apsvērumu dēļ izēju no nepatīkamām ziņām, noticot vienkārši, ka to var kaut kādiem politiskiem līdzekļiem novērst, ja, ka tas ir tikai, nezinu, tur kreisie, labējie, liberāļi, vēl tur kāds ir vainīgs. Un tas izraisa, nu, to, kas, teiksim, Latvijā, manuprāt, arī mums draud 29. gadu, teiksim, klimata kapitālais remonts. Mēs šobrīd esam politiski iesprūduši kapitālu uz kaut kādu lēmumu pieņemšanu. Mums, atšķirībā no Eiropas Savienības, mums pēdējos 10 gadus emisijas ir plakanas. Mēs neesam vispār sākuši ekonomikā par to runāt, un cilvēki to uzskata kaut kādu uzreiz tā kā ekonomiski lejupslīdi, kas tā nav.
Eiropā sen attīstās ekonomika ar krītošu oglekļa izmešu līkni. Nu, un tad, kad pienāks termiņi, kad būs sodi un mērķu nesasniegšanas, un iespējams arī ļoti tam būs ekonomisks seks Latvijas preču apritē, nu, tad būs kārtējs kapitālais remonts ar no tā izrietošām sekām, jo maksā vienmēr uzņēmējs par šādā situācijā. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, šos riskus saliekot kopā, manuprāt, no tāda sabiedrības viedokļa, un tie ir jūsu klienti, mēs kāpjam Maslow piramīdā uz leju. Mēs kāpjam Maslow piramīdā uz leju, kaut arī ar to, ka pārtika nepārtraukti, domāju, kļūst dārgāka. Cilvēkiem patēriņa grozā mainās, nu, teiksim tā, proporcijas. Nu, loģiski, ka pirmās lietas, kas ir pārtika, un tad, protams, ir pajumta, bet jautājums ir, cik tam var atvēlēt līdzekļus. Un tā nav laba ziņa nevienam biznesam. Ja, un tas ir tas, kāpēc arī lielais bizness uzskata, ka nu, politiski labāk ir to lietu kaut kā tikt skaidrībā un savākties, nevis tās sekas visu izbaudīt. Drusku tuvāk tagad jau nozarei, ļoti ātri izējot cauri klimata jautājumiem, ir divas politikas zari. Ir tā sauktā novēršana, kur mēs runājam par emisiju samazināšanos, un ir pielāgošanās, kas gan ir jūsu biznesa tīrais stāsts, un tur es varbūt ātri atkārtošu, ko es pagājušajā reizē arī pateicu lielajā konferencē. Ir trīs lietas, par ko ir nopietni jāpadomā arī Latvijā nekustamā īpašuma attīstītājiem bez jau pieminētā jūras līmeņa izmaiņas un temperatūrām. Noteikti ir jārēķinās ar ekstrēmo laikapstākļu gadījumu biežumu pieaugumu, kur spilgs piemērs ir Dobeles krusta. Kad es jautāju meteorologiem, vai kaut kas tāds, es jautāju, tur viens kolēģis jautāja, vai Rīgā kaut kas tāds varētu notikt, atbildi bija vienkārši jautājums ir kad. Nevis vai, bet kad tas Rīgā var notikt. Un ja tā, tad jāpadomā, kādas tam būs sekas uz apdrošināšanas sektoru, un jārēķinās ar to, ka apdrošināšanas sektors nevar sekt šādus izdevumus vairākas reizes pēc kārtas. Ir normāla tūlītē reakcija ir vai nu strauja apdrošināšanas prēmija, jeb tā sauktā polišu izmaksu kāpums, vai arī šie, teiksim, riski tiek izņemti ārā no apdrošināšanas seguma. Ko tas nozīmē biznesam? Biznesam tas nozīmē jautājums, vai šis īpašums ar sliktu apdrošināšanu ir izmantojams kā ķīla. Jo bankas uz šo skatās šobrīd ļoti nopietni. Ķīla kvalitāte un ķīla zaļums ir īpaši kanāla bankām, nu, teiksim, tāds ļoti nopietns kritērijs. Nu, tas, ko es diemžēl nevarēju atrast vairs bildi, bet no Dobeles bija ļoti skaista bilde, kur tā modernā fasāde, kas ir siltināta akmens vata pāri sietiņš un grubulītes apmetuma, viņa bija cauršauta tā, ka varēja pirksts ielikt iekšā vienkārši. Viss kā ložmetēja fasāde cauršauta. Tieši tāpat, protams, ir stikla fasādes. Nu, te ir jautājums arī, ja šāda laikapstākļu biežums prognozētais ir pieaugošs, vai mūsu nekustamā īpašuma fonds vispār ir piemērots šādiem laikapstākļiem. Un, nu, tas ir par to atkal var stundām runāt, es vienkārši gribu vienu tādu piemēru, kas man blakus darbam ir interesants, ka var arī uztaisīt ēku, kur vienkārši var noslēpties no šādiem apstākļiem, un var arī individuālā līmenī risināt šīs lietas, kur manuprāt, ko ir vērts vienkārši arī skatīties nevis uz šo tehnosolucionismu, kur mēs pērkam dārgas tehnoloģijas, lai regulētu klimatu, lai regulētu kaut ko tur grozītu, bet mēs mēģinām izmantot dabas, teiksim, temperatūras, dažādas vides īpatnības, dabas šo, tāpēc zaļais jumts ir perfekta aizsardzība pret krustu, vētru un daudz ko citu. Šie vienkāršākie risinājumi, tas ir tas, ko es vienkārši aicinu. Izmantot vairāk, jo viņi ilgtermiņā ir noteikti lētāki un viņi ir stabilāki. Nekā dažādi dārgas iekārtas, kur, protams, biznesa piedāvā
visam risinājums par noteiktu naudu. Bet iespējams mums ir kaut kādos jomās jāmēģina atgriezties pie saknēm, nevis tikai tāpēc, ka tas ir zaļāk, bet tāpēc, ka tas ir ilgspējīgāk no tās plašās šīs idejas viedokļa, tas arī biznesam ir stabilāk. Protams, daudz tā māja šitā neiestūķēsies zem zemes, jā, tas ir tīri tāds mazs piemēriņš. Nu tā, laiks skrien šausmīgi ātri. Es daudz ko gribēju pateikt, bet runāju, cik vien ātri varēju. Es gribu teikt, ka tas melnais gulbis, no viņa nevajag tik ļoti baidīties, ja tu saproti, kas var gadīties. Un mans šīs uzrunas mērķis nebija jūs sabaidīt vai kaut kādā veidā pievērst kaut kādai ideoloģijai, bet vairāk iedot iespēju iepazīstot šos riskus, pašiem domāt, ko jūs ar to darat. Un tajā brīdī, kad jūs šīs ziņas sliktās sasniedz un tas melnais gulbis mēģina ierasties, jūs sakat, bet es jau zināju, ka tā var gadīties, man jau ir padomāts, ko es ar to iesākšu. Tas ir jūsu bizness, jūsu darbs, teiksim, pelnīt naudu un domāt. Par šīm lietām mana loma ir vairāk šajā gadījumā, manuprāt, parādīt tās izvēļu un risku daudzveidību. Un tālāk jau, lai Dievs dod, ka mums nav jāpieņem šie lēmumi, ka šie riski realizējās, bet nu, kā saka, pagaidām tās lietas attīstās tā, kā attīstās. Jā, paldies par uzmanību par šo. Jā, liels paldies Edvardam. Kolēģi, varam uzdot jautājumus. Es skatos, ka mums arī čatā ir jautājumi un komentāri. Tātad, Māris, tas nozīmē, ka pastāv iespēja, ka planēta var atgriezties augstajā laikā? Nē, Ziemeļa Eiropa. Ja es runāju par Atlantijas traumu cirkulāciju, tikai Ziemeļa Eiropa. Pārējais sils uz nebēdu vēl trakāk. Līdz ar to klimata migrācija tur kaut kur viss sprūdīs pa vidu starp augsto un silto. Okay, Māris raksta vēl, baigi interesanti liekas, ka beidzot kāds stāsta patiesi. Mārika, ārkārtīgi interesanti, liels paldies. Zānē, paldies, vai prezentācija būs pieejama? Jā, būs pieejama kā vienmēr, un arī mūsu mājaslapas lanīt.lv bibliotekas sadaļā ir divas jaunas sadaļas prezentācijas un video. Būs tur gan prezentācijas, gan video šis šodienas. Tā, paldies, paldies, ļoti interesanti. Jā, kolēģi rakstām, uzdodam jautājumus. Es varu tikmēr aizpildīt, kamēr cilvēki domā vēl ēteri. Viena tēma, kas ir liela, un tāpēc es viņu vispār neatvēru, bet kas ļoti skar jūsu biznesu, ir piesārņojums. Īpaši gaisa piesārņojums. Šobrīd ir akadēmiskā vide aizgājis ārkārtīgi tālu, lai identificētu saiknes starp dažādiem piesārņojuma veidiem un cilvēku veselību. Un jāņem vērā, ka, piemēram, mājoklis ir lielākais avots PM2,5 piesārņojuma, kas ir tie ultrasīkie putekļi, kas pamatā nāk no apkūras iekārtām. 5% tikai no šiem piesārņojumiem ir dīzelis, kas ir nu, braucošās mašīnas. Bet tas, kas bija pirms 2 gadiem Onkoloģijas kongresā Eiropas, bija skaidri pierādīts, kā saikni ir šiem putekļu daļiņām ar plaušu vēža attīstību, kas man likās ārkārtīgi interesanti, ka man pašam bioķīmija un fizioloģija interesē. Tad tur tas pierādījums bija ļoti patiesībā vienkāršs un pārsteidzošs. Un šogad parādījās pirmais pētījums par to, ka šī putekļu daļas ir saistīts arī ar bērnu autismu attīstību. Un jāņem vērā, ka šīs slimības, kas ir saistītas ar vidas piesārņojumu, dažādiem veidiem un arī cilvēku dzīvesveidu kļūdām, ir dominējošos arī nāves cēloņi mūsdienās jau. Vienā vai otrā veidā tas var trāpīt pa nekustīgo īpašumu nozari, sākot ar to, kādus apdars līdzekļus jūs izmantojat būvniecības procesā, un beidzot ar to, kādas ir tehnoloģijas uzstādītas ēkās, lai nodrošinātu kvalitīvu vidi. Vēl viens, kas jāatcerās, slāpekļa oksīdi, piemēram, arī plaušas ļoti bojā. Slāpekļa oksīda piesārņojums arī varēja būt kā viens no iemesliem pēc atsevišķiem pētījumiem, bija tieši korelācija ar Covid nāves gadījumiem, un klasiskais slāpekļa oksīda avots ēkā ir gāzes plīts, kurai nav spēcīgs nosūcējs. Jā, tās ir lietas, tur ir vesels stāsts, ko es varu kādreiz citā reizē izstāstīt par piesārņojumiem un to zinātnisko bāzi, kas šobrīd ir ārkārtīgi labi. Jā, par 10 gadu pārmaiņām mūsu valstī, par politiskām es jums neko nepateikšu, par klimatiskām.
Austrum Eiropa ir sasilšanas centrs pasaulē. Tas ir, teiksim, Sibīrijas, ne Sibīrijas, bet Krievijas Eiropas daļas ziemeļi. Mūsu gals uzsilst ātrāk nekā pārējā pasaule. Meteoroloģiskajam dienestam tur jūs varat parunāt, ja viņiem ir vairāk scenāriji izstrādāti, kā tas var iet pie dažādām valstu politikām, tad vai kaut ko mēģina novērst vai nemēģina novērst, tur ir pilnais. Bet īsumā tas ir rietum Latvijā vairs nebūs sniega ziemās, ceļi būs neizbraucami laukos visticamāk, pieaugs nokrišņu daudzums ziemas periodā, ekstrēmie laikapstākļi pieaugs vasarā, tāpēc, ka jo karstāks ir, jo vieglāk veidojās šie negaisa mākoņi ar lieliem ledus gabaliem iekšā. Nu, tas viss kopā, teiksim, tāds ir kaut kas līdzīgs kā šobrīd, tikai viss ir ekstrēmāks. Tas nav kaut kas dramatisks, bet priekš nekustamiem īpašumiem, ja sāksies šīs vētras un lielās kruses, tur var būt neiedomājami jautri. Jā, paldies par ieskicēšanu nākotnes jautrajos notikumos. Es saprotu, ka arī vērtētājiem tagad vērtējumos ir obligāti prasība klimata pārmaiņas ietvert un aplūstošās teritorijas. Tā kā, ja kāds vairāk zina par šiem vērtējumiem un jaunajām prasībām, arī var droši iekomentēt. Jā, un tad man ir jautājums, Edvard, kurā vietā ir iespēja atrast makroekonomika.lv jūsu rakstu? Es atradu zaļā drakona lēciens par Ķīnu. Tieši tas. Tieši Tas, tas, tas ir pa Ķīnijam. Zaļā drakona lēciens, kuršnēs uz Google atradīsiet uzreiz. Tur ir liels plašs tieši pārskats. Tur arī ir pieminēts arī Arābu reģions, ko es nepieminēju. Viņi arī pārsteidzošā kārtā ir devušies zaļajā virzienā, ko es vispār nebiju iedomājies, kad viņi to gribēs, jo tās ir naftas valsts. Jā, šis pats. Nu tā. Um, jā, vēl par tām klimata pārmaiņu prognozēm, ja runājam par jūras līmeni, tad um, Baltezers, ja es nekļūdos, bija 10 centimetri virs jūras līmeņa, un Jelgavas centrā ir 37 centimetri pēc padomju armijas kartēm virs jūras līmeņa lielupas līmenis. Ja tas pusmetrs uz gadsimta beigām realizējās, tad Zemgales reģionā un Pierīgā tur ir teritorijas, uz kurām ir uzmanīgi jāskatās. Es pats ar tādu interesi skatos visādām waterfront idejām un citiem ciemiem, kas būvēti tiek pie Rīgas ezeriem. Tur nav problēmas uzbūvēt tā, lai jūs varat uz 100 gadiem vēl uz tiem pāļiem dzīvot un kā saka, pavilkt biks augstāk un basām kājām iet. Bet, ja par to vispār nedomā, tad tur var iznākt tā, ka vienā brīdī, kad patērētājs saprot, ka tas ir nopietni, un tas ir klasiskie melno gulbi gadījumi. Arī Vācijā daudz kas mainījās politikā, tad, kad cilvēki sāk iet bojā no klimata, jā, teiksim, notikumiem tur piekalnēs. Tāda pēkšņi mainās patērētāja uzvedība. Nu, par šito jums jābūt uzmanīgiem, tāpēc, ka jums ir biznesa saistīts ar ilgtermiņa investīcijiem. Tas nav tā, kā, teiksim, ražot cits končs, citā krāsā, citu garšu. jā, paldies. Komentārs vietā. Nu kā, tad skatos vairāk jautājumu nav, tad, nu, teiksim lielu paldies Edvardam par šo lekciju, un noteikti gaidīsim ciemos arī nākamajās mūsu lekcijās, ņemot vērā to, ka šīs ilgspējas lietas kļūs arvien aktuālākas un būs zināšanas nepieciešams vēl jau vairāk. Kā, paldies, Edvard, un Paldies, lai izdodas visiem! jā, paldies, un prezentāciju gaidām publicēšanai. Tā, un tagad mums ir 6 minūtes laika līdz nākamajai lekcijai, tā kā uztaisām pauzīti un tiekamies 11.
Nu, ko esam atpakaļ, kolēģi, tā kā pieslēdzamies un sākam nākamo lekciju un dodam vārdu Artim. Un Artis mums jau ir zināms mūsu profesionālajā klubā, ņemot vērā arī to, ka mums ir cieša sadarbība ar Citadeli un Citadeli mūsu galvenais un vienīgais sadarbības partneris attiecībā uz mūsu dažādajiem pasākumiem. Tāpēc arī Citadeli ir pelnījuši šo te godpilno lomu uzstāties mūsu profesionālajā klubā. Lūdzu, Arti, vārds tev. Lielas paldies! Sveiciens, sveiciens visiem! Un, kā jau Sandra minēja, tad runājot par bankām, droši vien jā, pārstāv Citadeli, bet tas, ko es mēģināšu šodien izstāstīt, ir kopumā par nozari, kā vispār šodien izskatās hipotekārā kreditēšana un atskatīties varbūt nedaudz arī uz iepriekšējiem gadiem, kā visi tie notikumi līdz šim brīdim ir attīstījušies. Kā arī Edvardam var piekrist, tur būs jautri un bija, bija jautri. Un izskatās, ka notikumi, principā tāds miera stāvoklis kā tāds sasniegts, principā netiek un visticamāk arī netiks. Un līdz ar to tad skatīsimies, kā turpmāk navigēt šajā te visā notikumu virknē un arī izstāstīšu to vismaz no savas puses, no bankas perspektīvas, kā šobrīd izskatās hipotekārā kreditēšana un ko varbūt gaidīt arī nākotnē. Tā kad atskatoties nedaudz arī uz tādu vēsturi un varbūt kā ir izskatījusies hipotekārā kreditēšana pēdējos 4 gados, lai saprastu, principā, kur mēs esam šobrīd. Pasaka, nezinu, ka mēs esam kopā Latvijas Komercbankas izsnieguši, nezinu, tur 60 miljonus vai 70 mēnesī. Tas ir daudz vai maz, tad noteikti ir jāatskatās arī nedaudz uz tādiem, nezinu, pēdējiem 4, gan arī 5 gadiem, lai saprastu, varbūt, kā tirgus attīstās. Jo hipotekārie kredīti ir absolūti neatraujami no nekustamā īpašuma nozares. Līdz ar to es domāju, ka jebkura šī līkne, jebkura tendence uz augšu vai uz leju mums ir nākusi kopā. To mēs esam jutuši ar nekustamo īpašumu tirgu kopā, jo bez īpašuma darījumiem, protams, bankām hipotekāros kredītus izsniegt nav iespējams. Līdz ar to, ja atskatāmies uz 21. gada sākumu, tad 20. gads Covid, 21. gads hipotekārā kreditēšanā bija diezgan ar tādu zaļu tendenci zīmi. Hipotekārie kredīti pieauga. Ar janvārī bija kaut kāda aptuveni 40 miljoni un uzkāpa līdz aptuveni 70 miljoniem mēnesī. Un tur mēs jutām un redzējām, principā, gan tirgu, nekustamo īpašumu, gan arī bankas kreditēšanā tādu atliktos darījumus, kas 20. gadā varbūt iepauzēja, kam tāda vajadzība ir bijusi. Tad 21. gadā, ja jūs atceraties, tad notikumi virzījās tādā virzienā, ka principā darījumi notika visos segmentos. It sevišķi labi darījumi notika jaunajos projektos, pirmreizējā tirgu. Cenas vēl bija lejā. Ja mēs atceramies tādu laiku, kad jaunie projekti maksāja 1700, 1800 eiro kvadrātmetrā, bija pat arī 1500. Tad principā tirgus tiešām uzņēma tādu labus apgriezienus. Un 22. gadā kara sākums, kāpa resursu cenas, un Eiropas centrālā banka jau šo tādu, varētu teikt, jau vēsturisko lēmumu pieņēma, lai mazinātu inflāciju, tika celtas likmes. Līdz ar to 22. gada tādā 3., 4. ceturksnī, principā, tas ietekmēja diezgan spēcīgi nekustamo īpašumu tirgu, un tā skaitā arī, protams, hipotekāro kreditēšanu. Līdz ar to iezīmējās tās diezgan garš trends vai tā teikt tendence, kas turpinājās līdz 23. gada beigām, 24. gada sākumam. Tad, principā, no tiem sasniegtajiem 70 miljoniem mēnesī, katru mēnesi plus mīnus tirgus mazinājās, hipotekārie kredīti tika izsniegti mazāk. Vienu pīķi mēs redzam 22. gada beigās, tieši decembrī, un tur nodevās eksploatācijā vairāk jaunie projekti. Un, principā, arī pēc šī mēs redzam, cik mūsu tirgus salīdzinoši nav liels, jo, principā, mēs nekustamā īpašuma datos, reģistrētajos darījumos un arī hipotekārā kredīta summās kopā visās Latvijas bankās mēs redzam, ka kāds 1 vai 2, ja 3 pavisam noteikti projekti nododās eksploatācijā, un tajā brīdī notiek izmaksas, tad mēs redzam šos te pīķus tajā kopējā lejupslīdē, kas principā palīdzēja vēl nekustamo īpašumu tirgumu parādīt kaut kādus rezultātus, jo tā kopējā tendence principā bija
bija salīdzinoši negatīva. Likmes kāpa, cilvēkiem interese par hipotekāriem kredītiem mazinājās. Un, ja 23. gadā mēs redzam vēl tādu vienu augstu punktu, tur iemesls tieši tas pats bija. Principā nodevās eksploatācijā vairāki lieli jaunie projekti. Vienkārši bija tāds vēsturisko rezervāciju, hipotekārā kredīta izmaksas. Bet pēc tā paša 23. gada vasaras lejupslīde arī joprojām turpinājās. Un, ja runājam par tādu Eiriboru augstāko punktu, tad viņš principā bija 23. gada oktobrī, kad Eiribors uzkāpa, piemēram, 6 mēnešu līdz 4,2. Plus mīnus tas arī bija tāds augstākais punkts. Līdz ar to pagājušā gada sākumā mēs uzstādījām Latvijas bankās tādu antirekordu, tika izsniegti 34 miljoni kopā visās Latvijas bankās janvārī, kas ir tiešām tāds zemākais punkts kopš 2020. gada. Taču tas vienlaikus nāca jau ar tādām pozitīvām ziņām pagājušā gada sākumā, kad Eiropas centrālā banka redz, ka inflācijas līmeņi jau plus mīnus normalizējās, kad nedaudz tiek jau atgūta kontrole par inflāciju, un jau bija ziņas par to, ka 24. gadā likmes pakāpeniski varētu tikt mazināts. Un līdz ar to bieži vien nevajag arī pašu faktu, bet pietiek jau ar pozitīvām ziņām, lai cilvēku tāda pārliecība vai teiksim, principā tāda nākotnes drošības sajūta atgrieztos, un jau pagājušā gada janvārī, februārī mēs redzējām, ka cilvēku interese atkal palielinājās, hipotekārā kredīta pieteikumi auga arī izsniegtie kredīti un kopējie vispār tāda aktivitāte tirgu. Un tad bija pirmās jau ziņas par likmi mazināšanu, un tad jau notika principā pagājušā gada nogalē jau sasniedza tādu salīdzinoši tādu psiholoģisku punktu, kur Eiribors noslīdēja zem 3% punktiem 6 mēnešu, un līdz ar to ir absolūti redzams, kā šīs pozitīvās labās ziņas ietekmēja arī nekustamo īpašumu tirgu un hipotekāros kredītus. Bieži varbūt ziņās tas pagājušais gads, ja salīdzina nekustamo īpašumu tirgu un banku izsniegtos kredītus, varbūt nebija gluži vienāds. Teiksim, bankas salīdzinoši bieži teica, ka pagājušais gads bija tiešām veiksmīgs. Veiksmīgs viņš varbūt nebija vidējās izsniegtās summās, bet tendencē. Ja, piemēram, 23. un 24. gadu apjomi, pagājušajā gadā bija izsniegti lielāki, bet ļoti būtiski ir, vai tirgus tajā brīdī gada ietvaros krīt, vai viņš kāpj. Tad tā lielākā pozitīvā ziņa bija, ka pagājušajā gadā tendence bija tiešām pozitīva, un zināmā mērā mēs redzam, ka tas nedaudz turpinās arī šogad. Tāpēc, lai varbūt pie piekdienas nebūtu tikai tādas bažīgas ziņas, tad varbūt arī mēģinot nedaudz ieskicēt to, kāds varētu būt nākamais gads, tad tāds mans mēģinājums principā prognozēt hipotirgu šogad, hipotekārā kredīta tirgu varētu būt, kad tirgus visticamāk augs. Un tāda piesardzīga prognoze, protams, vērojot arī visu to pašu, ko Edvards teica par tirzniecību, par tarifiem, tas ir varbūt noticis tieši pēdējās nedēļās, bet kopumā līdz vakardienai, aizvakardienai, vēl pirms šīs nedēļas, šķita, ka tirgus 25. gadā varētu būt tāda ar pozitīvu zīmi un izsniegtie kredīti varētu vēl principā pieaugt. Un, ja mēģinot kopā apkopot tādas ziņas, gan labās, gan sliktās, tad vai arī, teiksim, tos lielums, kas varētu ietekmēt, tad, principā, ja saskaita skaitliski, tad plusiņi ir nedaudz vairāk nekā mīnusi. Un teorētiski, tam tirgumu vajadzētu būt nedaudz lielākam šogad. Pirmais, protams, arī ir tāds nozīmīgākais procentu likmi samazinājums. Es nākamajos slaidos arī parādīšu tieši par pašām procentu likmēm un kā viņas varētu attīstīties un kur mēs esam šobrīd. Bet tas, ka procentu likmes ir samazinājušās, principā ir galvenais arī tāds iemesls cilvēki interesē par hipotekāriem kredītiem, arī nekustamā īpašuma iegādi. Tas, ko mēs arī redzam ar saviem ekonomistiem bankā iekšēji, kad principā ir tāds mērens pirktspējas uzlabojums, un arī Eiropas ražojošā sektorā parādās tādas pirmās pozitīvās ziņas, kas, protams, ietekmē arī vispārējo ekonomiku.
tagad, gan pēdējo dienu notikumi liek skatīties uz šo te nedaudz piesardzīgāk. Nu, tāds pirktspējas uzlabojums ir vērojams, bet kāds attīstīsies šobrīd tiešām nav līdz galam skaidrs. Ir tie paši atliktie darījumi, jo, ja mēs skatāmies arī pirms šīs tādas prezentācijas, aprunājos tīri ar saviem klientu darījumu vadītājiem, kas taisa un tiekās ar klientiem, ko mums saka šobrīd tādi potenciālie pircēji, tad mēs redzam, ka ik pa brīdim atgriežas cilvēki, kas ir noskatījuši mājokli vai vispār tā interesējās par īpašumu iegādi un kam tā vajadzība ir. Viņš ir mēģinājis 23. gadā paskatīties, sapratis, ka šobrīd nav īstais mirklis. 24. gadā pagājušajā gadā viņš jau arī ir, teiksim, mēģinājis rast kaut kādus varbūt variantus iegādēji, un šobrīd šie te paši cilvēki nāk vēlreiz, un jau ir tādi nobriedušāki un, principā, gatavāki izdarīt to gala lēmumu. Jo, principā, tāpēc es arī atzīmēju, ka tie atliktie darījumi vēl joprojām ir cilvēki, kam ir vajadzība pēc nekustamā īpašuma, vai nu lielāka, vai vienkārši viņi vēlās, nezinu, no dzīvokļa pārvākties uz privātu māju, vai uz lielāku dzīvokli, vai mainīt rajonu, dzīvesvietu. Tā kā tāda atliktā interese, principā, tirgū vēl joprojām ir jūtama. Šie mūsu klienti, mēs pēc viņiem to arī redzam. Ja skatāmies cenas, par laimi, neizskatās tik svārstīgas tā kā izsniegtie kredīti. Tur nav tādas augšas un lejas. Jūs pa man labāk zinat, ka tāda padomu sērija vai dzīvokļos ir tāda zināma cenu stabilitāte, kaut kur pat ar mērenu pluszīmīti. Līdz ar to nav tādas ļoti, ļoti lielas cenu svārstības. Es pat teiktu, nav viņas aptuveni vispār. Jaunajos projektos, principā, cenas atšķirās lielākoties dēļ tā, ka dēļ, nezinu, projekta atrašanās vietas vai teiksim, viņu pozicionēšanās tirgu, vai tas ir nedaudz budžeta projekts, vai tas ir tāds prēmijum projekts. Līdz ar to cenas varbūt atšķirās, nezinu, 200 vai 3000 eiro kvadrātmetrā, bet tas ir dēļ paša projekta. Bet kopumā, ja salīdzina vienu un to pašu projekta kategoriju, tad, principā, cenas šobrīd, nezinu, pēdējos 2 gados, ko mēs redzam pēc saviem iekšējiem vērtējumiem, praktiski nav mainījušās. Ir bijušas dažādas atlaides, sevišķi, ka projekts tuvojās jau tādai noslēguma fāzei. Mēs redzam, ka klientam tiek arī piemērota kāda atlaide pirkumam, bet plus mīnus cenas principā šobrīd ir bijušas nemainīgas. Un arī padomu sērija vai dzīvokļos var būt kaut kur atsevišķiem apkaimēm kļūst populārāki darījumi, līdz ar to cenas varbūt nedaudz iet līdzi, bet kopumā principā, ja skatās tirgu kā tādu, tad savā pusē mēs vismaz redzam, ka cenas ir diezgan tādas stabilas. Katrā gadījumā viņas nav kritušas, un kas pircējiem vienmēr varbūt ir tāda ziņa, ka, ja cenas krīt, tad, hei, pagaidīšu vēl nedaudz, iespējams, varēšu nopirkt krietni lētāk. Nu, tā ka šāds šobrīd nav cilvēku noskaņojums, līdz ar to gaidīt tādu cenu samazinājumu šobrīd mēs neredzam tādu tendenci, ka kāds to darītu. Nu, pie pozitīviem plusiem es arī noteikti pieliktu, kad attīstītāji turpina jaunu projektu plānošanu un izsludināšanu, kas ir tiešām zināmā mērā, nebaidīšos varbūt tā vārdu, pat abrīnojami, jo tirgus tiešām, kā mēs redzam, visu notikumu tādā kokteilī ir diezgan svārstīgs, bet neskatoties uz to, ir vairāk attīstītāji, kam ir plāni attīstīt Rīgā. Esmu dzirdējis arī par pāris projektiem reģionā. Ir bijušas konsultācijas arī tīri par pašu finansējumu projektu attīstīšanai. Līdz ar to ir skaidrs, ka vairākiem attīstītājiem ir plāni gan arī uz Rīgu, Pierīgu un atsevišķi gadījumi, varbūt arī kaut kur reģionālajos pilsētās. Līdz ar to tā ir tiešām laba ziņa, jo jebkurš jauns projekts no sākuma ir pirmreizējā tirgū, pēc tam viņš ir otrreizējā tirgū, tā ka jebkura jauna uzcelta vieta, uzcelts projekts ir laba ziņa nekustamā īpašuma nozarei un arī, tā skaitā, bankām, lai būtu ko finansēt. Nu, un pie tiem negatīvajiem, kas šogad var ietekmēt, varbūt un bremzēt hipotekāro kreditēšanu, protams, tā ir ģeopolitiskā situācija, tā ir nenoteiktība. Tas vārds jau, kā mēs arī bieži konferencēs visur noskaidrojam, tas tāds tiešām nevārds ir pēdējos gados, jo nenoteiktība ir izskanējis ļoti bieži, bet tas arī, nekas nav mainījies, joprojām tirgū tas ir viens no tādiem lielākiem faktoriem, jo, kā arī Edvards minēja, tātad ilgtermiņa pirkums ir un arī bizness, līdz ar to cilvēkiem patīk, ka vismaz
tāda sajūta, kad ir plus mīnus, viņš zina tuvāko gadu notikumus. Šobrīd tas ir diezgan liels mīnus, jo nav skaidri notikumi tādiem tuvākajiem pat mēnešiem. Tas pats arī tarifi, principā, vispār ekonomikas šobrīd virzība nav skaidra līdz galam. Un arī grūti ir saprast, kā tas varētu ietekmēt Baltijas tirgu, mūsu nekustamā īpašuma nozari. Viedokļi atšķirās. Ir kas saka, ka tā ietekme būs mazāka, ir kas saka, ka būs lielāka. Bet, ja kurā gadījumā, teiksim, nenoteiktība no tā nemainās. Un trešais, kas arī pēdējos tādos, nedēļās ir izskanējis arī mēdījos, tā pati demogrāfija un dzimstība. Tad visi mēs zinām arī, ka tika tādi sasniegti antirekordi mēneša dzimstībā. Un, ja mums varbūt liekas, ka tas ir tāda ilgtermiņa problēma, kuru varbūt kaut kad varētu sākt risināt, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka nekustamā īpašuma principā pērk lielākoties kad palielinās kaut kāda vajadzība, vai nu pēc lielāka mājokļa, vai pēc, teiksim, uzlabotas mājokļa kvalitāte, prasības. Un tas bieži vien tad, kad mums piedzimst bērns. Līdz ar to ir papildus vajadzīgas lielākas telpas, ir vajadzīga lielāka istaba. Līdz ar to es teiktu, ka demogrāfija un dzimstība nav tikai nākotnes problēma, bet tā ir tāda zināma problēma arī šobrīd. Jo piedzimstot bērniņam, tad ģimene bieži vien tieši tas ir tas mirklis, kad skatās jaunu mājokli, lielāku mājokli, nāk uz banku, jau uzsāk pirmās sarunas par hipotekāro kredītu. Tā kā jo mazāk mums dzimst bērni, jo principā mazāk ir šī vajadzība pēc nekustamā īpašuma ar lielāku platību. Tad, principā, tie ir varbūt tādi negatīvie faktori. Un tad, kurā virzienā tie svaru kausi principā nosvērsies, to mēs tikai, visticamāk, redzēsim turpmākajā laikā. Janvāris, kā tāds hipotekāros kredītos, bija, es pat teikšu, tāds pēdējos gados nepieredzēti labs. Komercbankās tika izsniegti daudz hipotekārie kredīti, tur principā 60 miljoniem, kas priekš janvāra, kas sezonāli ir vienmēr diezgan slikts mēnesis. Jo parasti ir decembrī ir svētki, vienmēr ir novirzi principā no tādiem lieliem pauzēm, izsniegtos kredītos, to uz augšu vai uz leju. Mēs redzam, principā pēc aptuveni mēneša, 2. Tad tagad bija janvāris diezgan labi izsniegti apjomi. Tas nozīmē, ka novembrī, decembrī, neskatoties uz visiem Ziemassvētkiem, gada noslēgumu, cilvēki tāpat bija parakstījuši pirkumu līgumus un iegādājušies savu nekustamo īpašumu. Līdz ar to tagad, principā, noritēja arī izmaksas. Neapšaubām arī ir ietekme no jaunajiem projektiem, jo es zinu, ka vairāk jaunie projekti tika arī tieši janvārī, februārī nodoti eksploatācijā. Un tur, protams, visi no viņiem nav pilnībā rezervēti, bet tāpat ir kaut kādi darījumi, kas tieši noreģistrējās un notiek arī izmaksas. Līdz ar to tas arī ir palīdzējis apjomiem. Tā kā pagājušais gads bija tiešām pozitīvs. Gads arī ir iesācies ja ņem faktu un skaitļus, diezgan pozitīvi. Un pārējiem tādām notikuma attīstību tur tiešām tad jāskatās būs tuvākajās nedēļās, principā, kādi notikumi mūs sagaida. Ja par procentu likmēm, tad bieži vien rāda Eiriboru, varbūt un bankas pievienotās likmes ir drusku tāds miglātītas un nav zināms, tad šo apkopoju statistiku par kopējām hipotekārā kredīta likmēm. Tātad šis nav Eiribors, bet šis ir Eiribors plus bankas pievienotā likme Latvijā, kas tiek reģistrētas jau, principā, kā darījums un ielasās Latvijas bankas datos. Šie ir Eiropas arī centrālās bankas statistikas dati. Tad redzam, ka šis patiesībā tāds likmju kāpums nebija augstākais, kas mums ir bijis. Tāds bēdīgi slavenais 7. gads, principā, un 8. gada beigas likme sasniedz kopējā pat 7% un arī pārsniedz, un tad tagad griezti kopējai likmei, to, ko es arī minēju, tad, kad Eiribors bija augstākais, tad arī, protams, kopējā likme bija augstākā, un mēs sasniedzām tādā 23. gada nogalē. Jebkurā gadījumā viņa nebija augstāka par to, kas bija tādā 7. gadā. Šobrīd arī tāpat kā izsniegtie hipotekārā kredīta apjomi, tāpat arī šeit tendence izskatās patiesībā ļoti labi. Ja tas kalns sāka savu kustību uz augšu 22. gada beigās, tad tagad mēs esam fāzē, kad likmes principā mazinās. Un ļoti laba ziņa kredītņēmējiem ir tāda, ka mazinās ne tikai
Eiropas centrālās bankas refinansēšanās likme, kas arī Eiriboru ietekmē, protams, uz leju, bet ir mazinājušās arī banku pievienotās likmes. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka, ja vēl principā mazinās Eiribors, tad kopējā likme varētu kristies arī vēl nedaudz straujāk, jo joprojām ir tāds pievienotās likmes, nu, tāds varētu teikt, tendence mazināties. Tāpēc šis tādā ziņā kredītņēmējiem ir nedaudz nācis par labu tāds augsto likuma periods tādā ziņā, ka bankas arī samazināja pievienotās likmes, un tā tendence tāda, principā, ir bijusi arī kaut kāda aptuveni pēdējo gadu. Līdz ar to tad, par likmēm runājot, šobrīd pēdējais, kas tika samazināts 6. martā, izsludināja, 12. martā stājās spēkā. Tātad Eiropas centrālā banka pazemināja likmi līdz 2,5, kas Eiriboru nostādīja plus mīnus tādos pašos līmeņos. Tas bieži tā ir. Un tagad arī 3, 6 un 12 mēnešu Eiriboru ir plus mīnus tādos vienos līmeņos. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē nedaudz tādu neziņu. Jo es iepriekš arī esmu stāstījis par to, ko nozīmē, teiksim, ja atšķirās 3 mēnešu un 12 mēnešu Eiribors. Tad vēlreiz, nezinu, tīri ieskatam var atgādināt, ka 12 mēnešu Eiribors ir prognoze principā tam, kāds varētu būt Eiribors pēc gada. Un, ja 3 mēnešu Eiribors stingri atšķirās no 12 mēnešu Eiribora, tas nozīmē, ka tirgus ir diezgan drošs, kad viņš ies vienā vai otrā virzienā, principā vai nu kāps, vai nu kritīs. Tad šobrīd, kad viņas ir ļoti tuva vienotrai, tas nozīmē to, ka tirgus nezina, vai Eiribors 12 mēnešu laikā varētu kāpt. Nu, kāpt vairs nevajadzētu, bet kristies strauji, principā arī šobrīd 12 mēnešu Eiribors tā kā neprognozē, vai arī prognozē to, ka viņš saglabāsies aptuveni to pašu 2,5% robežās. Līdz ar to tās visas likmes ir ļoti salīdzinoši tuvas vienotrai. Viņas neatšķirās tur pa procentu vai 0,5%. Līdz ar to, nezinu, atbildot uz mūžīgo jautājumu, kura likme šobrīd ir izdevīgākā, to pateikt nav iespējams. Un arī atšķirība tomēr ilgtermiņā relatīvi maza. Nu, klienti visbiežāk izvēlās 6 mēnešu Eiriboru, to es droši varu teikt. Tas ir tāds nav ļoti īss, nav ļoti garš, mainās tur aptuveni pusgadu ietvaros. Tad vēl arī, ja viņš krīt, tad var noķert principā to likmes samazinājumu. Tā ka 6 mēnešu Eiribors būs visticamāk tāds populārākais, kas ir šobrīd. Nu, vienīgi arī tāda varbūt nedaudz uzmanīga ziņa nāca no Eiropas centrālās bankas Lagardes kundzes, kas pēc pēdējo tādu dienu notikumiem bija ļoti uzmanīga par nākamo sēdi un nākamo likmes samazinājumu, kas bija plānota varbūt aprīlī. Tad šobrīd nav stingras ziņas vai nav tāds ļoti pārliecinoša informācija par to, ka aprīlī likmes vēlreiz tiks samazinātas. Līdz ar to ir, principā, šobrīd ticamāk skatīsies tādu Eiropas ekonomiku un tādu tarifu ietekmi uz inflāciju, uz cenām, un attiecīgi pēc tā tad arī tiks pieņems lēmums tādā nākamajā principā tikšanās reizē. Līdz ar to tad nevar šobrīd skaidri pateikt, kad vēl šāds likuma samazinājums turpināsies arī tuvākajos mēnešos. Tā ka šobrīd tas nav skaidri zināms. Un par datiem, ko es bieži neesmu rādījis, jo, teiksim, tādi skaitļi varbūt ir zinām konfidencialitāte, bet noteikti par cik šajā ekspertu grupā jūs jau arī esat ļoti dziļi un, kā saka, mēs tā tiešām sadarbības partneris bez skaitļiem, bet ir padalos ar tendencēm, kādas mums ir pieteikumiem. Tātad šie ir nevis parakstītie līgumi, nevis parakstītie jau, teiksim, izmaksātie kredīti, bet tieši pieteikumi. Tur ir gan kvalitatīvi, gan klienti, kas tikai vēl aptuveni domā vai iegādāties nekustamā īpašumā, vienkārši tomēr pieteikšos un pārbaudījuši savu tādu kredītspēju. Tātad tur ir viss kopā, gan būvniecības, gan pirkumi, gan viss pārējais. Līdz ar to tā pati tendence 22. gadā, kad pieteikumi strauji kritās, principā samazinājās praktiski 3 reizes. Un 23. gadā, 24. gadā bija tādos līdzīgos līmeņos. Un šī gada janvārī bija ļoti, ļoti strauji pieteikumu kāpums. Es domāju, tas nebija tikai Citadela bankā, bet tas bija visās Latvijas komercbankās, jo
notika tāda sakrita divi notikumi, kad principā pagājušā gada procentu likuma kompensācijas tika izmaksātas pēdējās izmaksas, un līdz ar to krietni nozīmīgāki kļuva refinansēšanās nosacījumi, kas tika atviegloti jau pagājušā gada sākumā, ja nemaldos. Līdz ar to cilvēki pagājušajā gadā vēl neizskatīja iespējas refinansēties, jo jebkurš refinansēšanās darījums tika uzskatīts kā jauns hipotekārais kredīts, un līdz ar to cilvēki nesaņemtu kompensāciju, ja viņi refinansētos pagājušajā gadā. Taču ar šī gada janvāri, teiksim, tādā ir starta šāviens bijis cilvēku interesē par refinansēšanos, tāpēc pieteikumu principā, ja salīdzina decembri un janvāri, dubultojās. Tad līdz ar to arī, ja kāds jūta, varbūt, ka bankai nedaudz ilgāk ir, varbūt, nezinu, pieņemt lēmumu vai izskatīt pieteikumu, tad šeit visticamāk tā arī tā atbilde, jo tik liels pieteikumu skaits nebija bijis jau pēdējos 3 gadus aptuveni, un principā liela daļa no tiem arī bija tieši refinansēšanās pieteikumi. Jo, principā, pieteikums ir tāds pats, klients piesakās tieši tādā pašā veidā, tā kā jebkuram pirkumam, hipotekāram kredītam, arī kredīta refinansēšanai. Līdz ar to pavisam noteikti, ja es pagājušajā tikšanās reizē jums vēl teicu, ka nav šobrīd jūtams, tas, es nemaldos, bija pagājušā gada nogalē, ka tagad es varu apliecināt, ka absolūti ir jūtams un tāda klientu interese par refinansēšanos ir. Nedaudz, varbūt jau viņa februārī, martā ir kritusies, jo tie, kas tiešām ļoti gribēja, pieteicās uzreiz pašā janvāra sākumā. Tad šobrīd vēl joprojām, protams, cilvēki izskata un šo te izvērtē, teiksim, vai man ir izdevīgi šobrīd hipotekāro kredītu refinansēt. Un tīri ieskatam arī, varbūt, nezinu, tāda mūsu iekšējā sajūta vai informācija par to, kas bija visbiežākie, kas refinansējās vai arī kas pieteicās. Pieteikumi bija ļoti dažādi. Teiksim, tur bija gan lielas summas, gan mazas summas. Tāds tiešām plašs klāsts ar pieteikumiem. Bet tie, kas reāli izvēlējās refinansēties, pārsvarā bija lielākas summas, kas ir kredīta atlikumi virs, es teikšu, virs 50,000 noteikti, principā pat tuvāk 100,000. Un tie bija varbūt ne ļoti vēsturiski darījumi, bet tieši kaut kādus 5, 6, 7 gadus atpakaļ slēgti darījumi, kad banku likmes pievienotās varbūt bija relatīvi augstākas. Kā es minēju, viņš šobrīd ir nedaudz kritušās. Līdz ar to tad kādam bija likme tāda, kur tiešām tirgu var piedāvāt šobrīd aktuālā ir par procentu mazāka, reizēm pat bija par 0,5% mazāka. Protams, ka bija arī tādas, kur klientam jau ir ļoti izdevīga procentu likme, un izdevīgāk bija palikt esošajā bankā pie esošā hipotekārā kredīta. Tā kā tas par tādu varbūt gada sākumu. Līdz ar to jautājums droši vien rodās tad loģiski, kad izsniegtajos hipotekāros kredītos tā tad bija ne tikai pirkumi, bet arī refinansēšanās. Un tad atbilde ir jā, tajos izsniegtajos datos, ko es rādīju šī gada janvārī un gada sākumā, tajos apjomos, protams, arī ir refinansēšana, tie ir izsniegtie hipotekārie kredīti. Bet nodalīt tur ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti, un tas, principā, tādā sajūtu līmenī. Bet tā pavisam noteikti nebija lielākā daļa no janvārī, februārī izsniegtajiem kredītiem. Tāpat bija lielākā daļa viennozīmīgi bija pirkumi, refinansēšanās neaizņēma tādu viennozīmīgi lielāko daļu. Un par to, kā vispār tāds pāris skaitļi par pagājušo gadu, tad, protams, kāpjot likmēm, vai esot vai relatīvi vēl augstās likmēs, bija kritusies summa 22. un 23. gadā vidējā, kādu klients izvēlējās kā hipotekāro kredītu. Līdz ar to jūs jutāt, ka noteikti pārdot grūtāk, dārgākus īpašumus, gāja relatīvi lētāk īpašumu. Principā padomju sērija vai dzīvokļi vienā brīdī bija absolūts vairākums darījumu tirgu gan summāri, gan skaitliski. Līdz ar to tur bija tiešām padomju sērija vai dzīvokļi bija krietni lielākā daļa no darījumiem. Tad pagājušā gadā tāda pozitīva tendence, ka sāka atgriezties jau lielākas summas. Tad cilvēki pirka arī nedaudz dārgākus īpašumus, un to mēs redzējām kredītsummā, un par cik, par aptuveni 10%, ja precīzi, tad 9% palielinājās vidējā summa no 79,900 uz tādu 86,900. Principā tad cilvēki pirka aptuveni par 8,000 dārgākus īpašumus. Vidējais kredīta termiņš pieauga principā no 2 līdz 23 gadiem, liekas maza svārstība, bet tomēr
tomēr ir svārstība. Jebkurā gadījumā tā tendence ir tāda, ka cilvēki izvēlās garākus atmaksas termiņus. No īsākiem viņi tomēr pāriek uz garākiem. Šī tendence ir pakāpeniska, bet principā kaut kādos pēdējos 5 gados jau ir novērojama. Un ko pērk? Dzīvokļus vai privātu mājas? Nu, atbilde noteikti ir slēpjās jau mūsu nekustamo īpašumu fondā, kur mums pārsvarā dominē dzīvokļi. Līdz ar to pārsteiguma nav. Bankas portfelī arī lielākā daļa hipotekārā kredīta ir izmantota dzīvokļu iegādē, kas ir aptuveni 80%, bet 20% ir privātu mājām. Šis varbūt var bankām kādam, šie ir mūsu dati, bet bankām viņi var nedaudz atšķirties, bet plus mīnus tas iet roku rokā arī ar mūsu, kā es jau teicu, dzīvojamo fondu. Un par tādu varbūt tā pozitīvu arī ziņu, ka šis varbūt nav tāds kopējais tirgus noskaņojums, bet pagājušajā gadā mēs arī nofinansējām būtiski vairāk darījumus pirmreizējā tirgu jaunajos projektos. Tātad 24. gadā praktiski 2 vairāk nekā 23. gadā. Līdz ar to tāds jauno projektu tirgus, es teiktu, ka pavisam noteikti uzrādīja labākus rezultātus nekā tas bija 23. un 22. gadā. Tātad gan sumāri bija parakstīti vairāk, lielāki līgumi, gan arī līguma skaita ziņā bija principā parakstīti vairāk. Līdz ar to par jauniem projektiem vēl ieskicēšu arī citā slaidā, bet pagaidām ir sajūta, ka tirgus pakāpeniski, bet kļūst labvēlīgāks arī pirmreizējiem tirgum un jaunajiem projektiem. Par to, kur finansējām jaunos projektus, apkaimes nedaudz pamainās, kas ir interesanti, ja kādu laiku atpakaļ Purvciems bija diezgan tāds populārs, kur tieši tāds bija epicentrs, varētu teikt, jaunajiem projektiem. Tad nācis klāt nedaudz ir citas apkaimes, ir meža parks, nosacīts jauns, bet jā, tāpat relatīvi daudz darījumu notika meža parkā. Mežciems bija tāds salīdzinoši jauna apkaime, kur parādījušies vairāk jauni projekti. Nemainīgi Drēliņi, protams, ir tie, kur arī attīstās jaunie projekti un kur tiek slēgti šie gan rezervācijas, gan arī līdz ar to hipotekārā kredīta līgumi. Un Mežciems ir bijusi patiesībā tā apkaime, kur kāpums ir bijis tāds straujākais. Līdz šim jauno projektu īpašumi tādos pēdējos 5 gados nebija ļoti daudz novērojami. Tad tieši pagājušajā gadā Mežciemā ir tāds tiešām stabiņš uz augšu jaunajos projektos un pirmreizējos darījumos. Ārpus Rīgas pilsētas un apkaimes, ja runājam par reģioniem, tad patiesībā pāris labi precedenti un tādi labi signāli ir bijuši arī jauno projektu tirgū reģionos. Ir bijuši gan renovēti projekti, gan es zinu, kad ir idejas par jauniem ir Liepājā. Tā skaitā arī Valmierā, Siguldā, Cēsīs, un tur ir reģistrēti darījumi pirmreizējā tirgū, ko mēs redzam statistikā, pēc izsniegtajiem kredītiem. Tā ka tāds jauno projektu tirgus, teiksim, nevarētu teikt, ka tas tā ļoti strauji attīstās, bet ja līdz šim ir bijis, ka tiešām nav bijuši tādi vērienīgi projekti vai nav bijuši vispār, tad šobrīd parādās kartē ar vien vairāk jauni punkti, kur tiek realizēti, kur tiek celti jauni projekti, vai arī revitalizēti jau kaut kādi esošie, pabeigti, pārveidoti par dzīvojamo fondu. Tā zināmā mērā ir laba tendence, jo jebkurā gadījumā, ja reģionālās pilsētās spēj jau satikties tādas tirgus vērtības ar klienta spēju iegādāties, tad tas ir labs signāls, lai tur notiktu arī turpmāk. Līdz ar to bieži vien ir vajadzīgs 1, 2, 3 precedenti, lai būtu arī 4., 5. un 6. Līdz ar to mēs redzam, būtiski arī teiksim, pievēršam uzmanību un sekojam līdzi, lai būtu lietas kursā arī tiešām par reģionu attīstību un jauniem projektiem reģionos. Tādi šeit varbūt mēģināju bez konkrētiem vārdiem, bet liela daļa no projektiem jūs jau pazīsiet. Šeit ir tādi varbūt finansētākie projekti. Pagājušajā gadā Citadelē tātad dominē līdzīgi attīstītāji, tā kā tie ir bijuši līdz šim. Pilārs varbūt ir tas, kas ir nācis klāt ar vairākiem projektiem, kas varbūt ir parādījis savu vārdu arī ir pagājušajā gadā, taču joprojām
Mērks, Jits, Bonava saglabā spēcīgas pozīcijas, un tur jau vislabāk arī varat lasīt tirgus datos, bija top attīstītāji, top pirktākie projekti. Bet, nu, principā, mūsu finansējums ļoti saskana ar to, cik ir reģistrēti darījumi, kuri projekti ir nodevušies eksploatācijā, un līdz ar to arī tie ir tie projekti, kas tiek finansēti visvairāk bankās. Tāpēc vēlreiz, jā, es tikai varu uzsvērt to, ka tiešām tāda jauno projektu attīstība pavisam noteikti nāk par labu visam tirgum. Un, kā jau es teicu, mēs redzam arī, starp citu, nesenos projektos jau notiek darījumi otrreizējā tirgū. Tātad kāds ir noskatījis citu projektu, viņš jau pārdod, un šie te jau nesen pabeigtie 3-4 gadus atpakaļ jau nonāk principā otrreizējā tirgū. Patiesībā par ļoti līdzīgām summām. Cena otrreizējā tirgū jauniem projektiem, kas ir pabeigti aptuveni, nezinu, 5 gadu ietvaros, praktiski neatšķirās no pirmreizējā tirgus. Nu, varbūt minimāli nedaudz. Nu, lūk, un vēl izcelt tādu segmentu, patiesībā es gribētu kā renovētie projekti, jo tas pēdējā laikā šis segments ir nedaudz, vismaz no mūsu skatu punkta, ir aktivizējies, un mēs redzam vairākus renovētus projektus, kas ir pielīdzināmi pēc bankas uzskatiem jau nu, tā kā līdzīgi jauniem projektiem. Jo, ja jāatbild uz jautājumu, ja kādam varbūt interesē, kā bankas finansē renovētus projektus, tad principā tās pakāpes ir vairākas. Ja ir vienkārši, nezinu, norenovēta fasāde, nedaudz pieremontēta kāpņu telpa, nomainīts jumts, tad, principā, šis finansējums ir nedaudz labāks nekā tas varbūt ir parastā padomju sērija veida mājā, jo mēs redzam to, ka īpašums varētu būt likvīdāks tirgu. Jā, tā ir varbūt tā pati sērijas māja, bet viņi izstāsta ļoti pievilcīgi. Skaidrs, ka ir nomainīts jumts, kas pa lielam ir galvenais tādā ilgtermiņā. Un līdz ar to mēs redzam, ka šis īpašums būs likvīdāks. Banka varētu samazināt nedaudz pirmo iemaksu, kas ir vajadzīga, bet vēl nebūs vienādi, teiksim, ar jauniem projektiem pirmreizējā tirgu. Un izsniegt nedaudz labākus nosacījumus arī varbūt uz cenas, tīri uz tādu likmes bāzes. Bet, ja projekts jau ir renovēts pilnībā, tad veikt faktiski visu komunikāciju, koplietošanas telpu, fasādes, visu teiksim, tādu konstrukciju, ja nepieciešams renovācija, tad, principā, jā, mēs viņu pieņemam praktiski un finansējam kā pilnībā jaunu projektu. Protams, mēs vienmēr nezinām detaļas, varbūt kaut kādas, bet, nu, zināmā mērā arī šo risku mēs uzņemamies, un lielākoties ir līdzīgi nosacījumi renovētos projektos tā, kā ir jaunos. Vienīgā atšķirība varētu būt, kad renovēti projekti retāk atbilst tāda zaļā kredīta nosacījumiem, kur ir viszemākās likmes un vislielākais finansējums, jo tur ir jābūt A+ vai vismaz A energoefektivitātei, un arī ēkai ir jāatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkai. Līdz ar to renovētu projekti sevišķi, protams, pirmskara mājām, nu, šie rādītāji ir ļoti grūti sasniedzami. Bet renovētie projekti kā tādi, nu, pēc darījumiem, principā, arī tajā pašā statistikā mēs neredzam, ka ļoti būtu kāpuši, bet pēc namiem un pēc to, cik jaunie projekti kā renovēti ir nākuši klāt, tendence palielinās. Līdz ar to, nezinu, mans uzskats ir vai tāds viedoklis, ka šie darījumi varētu palielināties nākotnē arī renovētos projektos. Un tas, ko noteikti, domāju, mēs visi arī varam novērtēt un uzsvērt, ka jebkurš renovēts projekts, arī liels iegūms, ka viņš līdz ar to sakārto vienkārši mūsu apkaimes, mūsu, nezinu, ēkas, un līdz ar to ir daudz patīkamāk vienkārši atrasties vai konkrētā apkaimē, nezinu, dzīvot, ja ir sakopts, skaists, renovēts projekts, un līdz ar to, jebkurā gadījumā šī te renovēto ēku nozīmīgums ir tikpat liels, cik teikt, patiesībā cik jaunam. Jo, zināmā mērā, tad arī mēs redzam, ka, ja renovēts projekts, tad tajā apkaimē, principā, blakus esošajās mājās arī nedaudz pakāp tāda tirgus vērtība un pirkuma summas. Tas ir tāds nav rets gadījums. Nu, lūk, tā, kad par energoefektivitāti un varbūt papildinot nedaudz arī iepriekšējo lektoru, pareizi jau tika minēts, kad energoefektīviem mājokļiem bankas piešķir vai cenšas piešķirt labākus nosacījumus. Līdz ar to vairākām bankām ir tādi zaļie hipotekārie kredīti.
kur principā nozīmē to, ka, ja ēka atbilst, kā jau teicu, gandrīz nulles enerģijas ēkai, viņam tiek piedāvāti labāki nosacījumi, principā zemāka likme, lielāks finansējums. Un kas ir arī tāda pozitīva izmaiņa, kad ja ēka atbilst A, B vai C energoefektivitātei, tā tad ne tikai A un ne tikai nullei, tad banka drīkst finansēt nedaudz riskantāk šo te klientu ar mazāku naudas atlikumu pēc maksājuma sekšanas. Bankās ir tas saucamais debt to income, DTI, kas nozīmē to, ka principā mēs nedrīkstam finansēt vairāk par 40% no klienta ienākumiem. Tātad maksājums nedrīkst būt lielāks par 40% no klienta ienākumiem. Bet no pagājušā gada ir izmaiņas likumdošanā, ka bankas drīkst finansēt līdz 45%, ja ēka ir energoefektīva. Un, principā, kāds tam ir pamats? Pamats tam ir tāds, ka šādai ēkai vajadzētu būt mazākiem komunāliem maksājumiem, līdz ar to klientam paliek lielāki naudas līdzekļi. Līdz ar to arī daudz attīstītāji bieži jautāja, ka relatīvi nav godīgi teiksim, attiecināt vienādus maksātspējas rādītājus ļoti neenergoefektīvai mājai, kur komunālajie maksājumi ir lieli, un, piemēram, jauniem projektam, kur viņi ir mazi. Tad tagad mēs droši varam teikt to, ka tas tiek ņemts vērā, un klients, ja pērk mājokli, energoefektīvā mājoklī, tad viņam, principā, viņš ir pieejamāks. Finansējums ir pieejamāks ar lielāku principā ar lielāku ikmēnešu maksājumu. Taču paturpiniet pa ikmēnešu maksājumiem, tas tīri ir, man pašam varbūt es divreiz liku to skaitli, lai pārbaudītu, vai nav kļūda, bet patiesībā nav. Un šis kredīta kalkulators varbūt nedaudz atspoguļo arī tādu šī brīža situāciju. Ja šķiet varbūt, ka jauno projektu var iegādāties tikai absolūti tādu varbūt ļoti turīgi ienākumu klients, tad patiesībā tā gluži varbūt nav. Mēs nofinansēt varētu arī, teiksim, 2 cilvēkus ar vidējām algām, kam varbūt nav citas saistības, kā es šeit ieliku tādā kalkulatorā. Viņam vajadzētu būt patiesībā šim aprēķinam, ka viņš vēl nedaudz ir ar tādu drošības buferi, līdz ar to tā varbūt pat nav maksimālā summa. Bet ja nāk 2 cilvēki, kam vidējie neto ienākumi ir 2400, tas nozīmē, 1201, 1202, un nav varbūt vēl citu saistību, tā ir jauna ģimene, tad tie ir teorētiski un arī praktiski. Mēs varētu iedot līdz pat 170 000, kur mēnešu maksājums ir gandrīz 900 eiro mēnesī. Un mūsu novērojums ir tāds, lai gan šī ir tā maksātspēja, ko mēs būtu gatavi finansēt, klienti šādā formulā ļoti reti izvēlas noformēt hipotekāro kredītu. Un visticamāk, ka tam iemesls ir pārējais izdevumu gross, jo, teiksim, es saņemu 2000 eiro mēnesī vai 2400 tikai pa kredītu samaksāt gandrīz vai 1000, klienti neizvēlās. Līdz ar to viņi noteikti vairāk skatās savas finanses nekā patiesībā banka skatās uz to naudas atlikumu, kas ir pēc kredīta sekšanas. Līdz ar to cilvēki, tāds vidējais rādītājs noteikti ir klienti grib, lai viņiem paliek vismaz, lai maksājums ir 30% no ienākumiem, nevis 40%. Un tāds 25, 30 varētu būt vidējais, ko cilvēki izvēlās un kur viņi jūtās komfortabli. Jo patiesībā tam vēl papildus nāk visi, jebkuri pārtikas izdevumi, degviela un visi mūsu ikdienas tēriņi, kas vien ir. Līdz ar to šobrīd tāda cilvēku pārliecība vai arī tāda sava drošības sajūta viņiem ir nozīmīgāka nekā to, ko saka banka, kas droši vien zināmā mērā arī ir pareizi. Par to, kas vēl ir mainījies, vienkārši un kāds varbūt aktualitātes, ko es jaunu varu izstāstīt, tad, kā es jau arī teicu, reģionos ir zināmas tādas pozitīvas ziņas no reģionālām pilsētām, un noteikti viens no tiem, kam ir jāsaka paldies, tas ir Altuma Finanšu institūcija, jo ar pagājušo gadu, ja nemaldos kaut kā, man liekas, ka pagājušā gadā tas arī sākās, ka šobrīd ir ārpus Rīgas un Pierīgas un Jūrmalas, Altuma galvojuma programma ir īpaši labvēlīga reģioniem. Tas nozīmē, ja cilvēki pērk īpašumu ārpus Pierīgas un Rīgas, un izmanto Altuma, piemēram, ģimenē ir bērni un izmanto Altuma galvojumu programmu, tad šī programma ir stipri lielāka apjomi,
reģionālajos, teiksim, nu, gan pilsētās, gan arī ārpus pilsētām. Tas nozīmē to, ka, ja principā klientam jau ir ģimenē 2 bērni, tad 40% altums var galvot par lielāku summu šajā konkrētajā darījumā. Tas nozīmē, nezinu, ja banka, piemēram, maksimāli var iedot 50,000, tad altums vēl galvo par 40,000, kas šajā gadījumā arī tiek izsniegt. Līdz ar to nu, šī programma ir darbojās un strādā, līdz ar to varētu būt tendence, ka nu, tuvāko gadu laikā mēs redzam, kad darījumi reģionos varētu palikt vairāk. Protams, tas iet neapšaubāmi roku rokā ar pašu pilsētu vai pašu reģionu attīstību, jo ir reģioni ir ļoti dažādi, ir kur darījumi aug, ir kur kāpj. Patiesībā, ja es runāju par cenām, tad tāds nemainīgais ir visu Latvijas griezumā, bet, ja skatāmies reģionālajās pilsētās, tad ir atšķirības un ir kur cenas patiesībā mēs redzam, kad ir kāpušas. Līdz ar to dzīvojamais fonds droši vien ir tas, kas izraisa šo te arī cenu kāpumu, jo viņš ir vajadzīgs vēl. Tāpēc reģioni vairāk atšķirās viens no otra nekā varbūt tāds kopējs Latvijas vidējais. Bet šobrīd nosacījumi tādiem reģionu finansēšanai ir uzlabojušies pavisam noteikti. Nu, lūk, tā ka noslēgumā tādas tendences vēl tīri ieskicēja, ko mēs savā pusē redzam. Būvniecība, tas, ko es neesmu līdz šim minējis, patiesībā ir tāds sarunas temats, kas ir arvien biežāk ir mums ar klientiem. It sevišķi tas ir aktuāli Pierīgā vai nu, arī tālākā Pierīgā un reģionos. Un reģionos ir it īpaši, ja teiksim, min tādas ekonomiski aktīvās reģionu centrus, tad patiesībā par cik jauns dzīvojamais fonds tā ļoti strauji neaug, cilvēki izvēlās paši celt savu māju. Līdz ar to, ko mēs redzam reģionos, attīstās, teiksim, tāda privāta māju zemju ciemati, principā, ka tiek sagatavots jau zemes cilvēku māju celtniecībai, klients iegādājās jau sakārtotu zemes gabalu ar komunikācijām, vispārējo un būvē. Līdz ar to tādas būvniecības kredīti un privātu māju tirgus vēl joprojām nav liels, taču tendence ir laba, un ko mēs redzam, ka viņš pakāpeniski attīstās. Kā jau es minēju, refinansēšanās, jā, šobrīd mēs redzam, refinansēšanās intereses pavisam noteikti ir pieaugusi. Un kas ir tādi pieprasītākie īpašumi Rīgā, nu, tad tie ir 1400 līdz 1700. Tas ir tas vidējais, tiešām, kur saskana krietni lielākā iedzīvotāja daļas maksātspēja ar šīm cenām. Bet, nu, relatīvi šādu īpašumu tirgu nav daudz, bet, nu, teiksim, tāds arī mans raidījums jums kā tirgus ekspertiem, ja jums, teiksim, ir ļoti labs dzīvoklis šādā cenas amplitūdā, tad diezgan brīvi, kad viņš salīdzinoši ātri varētu šis darījums arī notikt. Kā es jau minēju, arī rezervācijas jaunos projektos ir atgriezušās, un tur mēs redzam pozitīvas tendences, skatīsimies, kā turpināsies un vai turpināsies šogad. Nu, un par ekskluzīviem segmentu kā tādu, tur principā laikam izmaiņas ir vismazāk. Vienīgais mēs redzam to, kāda veida ekskluzīvie īpašumi tiek pirkti vai pārdoti dārgāk. Un, mēs redzam arī to, kad ir mainījies, kas agrāk skaitījās ekskluzīvs, šobrīd vairs nav ekskluzīvs. Tā kad šim segmentam ir savi pircēji, ir savi tirgus eksperti, un līdz ar to pēc finansējuma mēs redzam, ka principā visos šajos 5 gados plus mīnus nekas nav mainījies. Ir notikuši lieli darījumi, ir aptuveni tāda paša intensitāte kā līdz šim. Kāds varbūt ir vairāk lielāku pirmo iemaksu ieguldījis vai savu daļu ieguldījis, taču darījumi joprojām notiek. Mainījušās varbūt ir lokācijas vai, kā jau es teicu, veids, kas skaitās ekskluzīvs īpašums, bet pārsvarā tie ir vai dzīvokļi renovētā izcilā vietā centrā, vai teiksim, privāta mājas kaut kur ļoti ainaviskā vietā, taču vēl ļoti tuvu relatīvi Rīgai. Vai arī ekskluzīvāk īpašumi tajā pašā Piejūrā, tas var būt Kurzemes reģions, vai arī Vidzemē tas pats, teiksim, ļoti kvalitatīva māja, labā lokācijā, tad arī principā var pārsniegt 300, 400, 500 tūkstoši eiro. Bet tādu darījumu nav daudz, skaitliski mēs, kā jau es sākumā minēju, vidējā kredīta summa ir ap 60 tūkstošiem, un tas līdz ar to 500 tūkstoši darījumu bankās ir tiešām relatīvi reti. Bet ir.
Nu, lūk, tas arī patiesībā no manas puses ir viss. Tad tieši 10 minūtes mums vēl ir laiks jautājumiem, Jā, bet paldies, Kārti. savādāk liels paldies. Tā tad es palasīšu jautājumus. Māris raksta, pateicoties Artim sakārtoja vienu darījumu Citadelas bankā. Paldies, Mārīt, kāpēc tikai vienu, ne vairākus? Māris, mans viedoklis sezonalitāte nekustamais īpašums pēdējā laikā būtiskāk novērojama, tāpēc jau tagad interesi par kredītu aug. Nu jā, sezonalitāte fakts. Tā, Māris, refinansēšanu es personīgi sakārtoju. Mana banka iedeva mazāku procentu likmi. Mārika, par atlikušajiem 1000 eiro nevar jēgpilni dzīvot divi jauni cilvēki. Tieši tā, tieši tā. Un arī komentēja īpašumu iegāde altumu. Tiešām ir lieliska iespēja ģimene to ar prieku izmanto. Tā arī ir, jā, piekrītu. Jā, nu pagaidām jautājumi nav. Vairāk kolēģi droši, kamēr vēl Artis ēterā. Kamēr jūs Jā, vēl domājat, jā, par refinansēšanos tur jā, varēja piebilst īstenībā. Tas nereti beidzās ar arī esošās likmes samazinājumu. Jo bankas, tur, kuras varbūt tiešām nepiekrītu, zināmā mērā arī tādām ziņām, ka nav konkurence, jo bieži vien klienti tiek noturēti savā esošā bankā, to likmi samazinot. Tāpēc pieteikums jaunā bankā nereti beidzās arī to, ka tiek samazināts esošajā bankā hipotekārā kredīta likme. Tāpēc es saku, statistiku mēs vēl tādu neesam salikuši, cik ir. Nu, teiksim, kas ir noticis, un grūti arī teikt, vai ar viņu dalīsies, bet skaidrs ir tas, ka daļa refinansējās, daļa izdodas samazināt likmi, ja viņa nav atbilstoši tirgumu esošajā bankā, un tie risinājumi ir dažādi. Jā. jā, paldies. Tā, Marika, vai refinansēšana nevarētu būt arī riskanta, piemēram, ja ienākumi ir kļuvuši mazāki? Nē, principā refinansēšana vai vispār komunikācija ar banku, teiksim, iesniegums, nezinu, jebkāds noteikti nevar pasliktināt vai kaut kādā veidā izraisīt kaut kādas negatīvas sekas. Nu, principā es nezinu, kad pieteikties bankai uz mazāku likmi, viņi aprēķina ienākumus, jums ienākumu mazāku un beigās paceļ likmi. Nu, nē, tāda situācija pavisam noteikti nevar rasties. Vai arī, teiksim, kaut kādas. Jums ir visas tiesības interesēties citā bankā par nosacījumiem. Jums par to nevar būt nekādas sankcijas, vai jūsu esošais kredīts nevar kļūt neizdevīgāks. Tas ir absolūti. Paldies, Oksana. Vai refinansēšanās iespējas arī Citadele izskata kā jaunu kredītu? Jā, to izskata visas bankas kā jaunu kredītu, jo tā banka, kas pārņem kredītu, principā viņai tas ir pilnībā jauns hipotekārais kredīts. Tāpēc šis kredīts, uz to kredītu tiek attiecināts pilnīgi visi tie paši maksātspējas prasības, un banka nedrīkst izsniegt kredītu, ja, teiksim, ienākumi kaut kādā veidā ir mainījušies. Bet, kā jau es teicu, to var mierīgi uzrakstīt pieteikumu, piemēram, paskatīties, kāda, veikt aprēķinu, jo viss ir bez maksas līdz brīdim jau, ka ir kaut kādas reģistrācijas zemes grāmatā, tāpēc nevajag arī baidīties no konsultācijām. Inese raksta, es līdz galam nepiekrītu par ekskluzīvo īpašumu tirgu. Darījumi notiek pārsvarā ar ievērojumu cenas samazinājumu. Paldies, ņemšu vērā. Skaidrs, kā jau es teicu, tiešām liela daļa no jums ir tāda varbūt pat lielāka tirgus eksperti. Pēc hipotekāriem kredītiem mēs redzam, ka plus mīnus un summas ir līdzīgas. Tāpēc, kas notiek ārpus hipotekāriem kredītiem, tur tiešām jūs labāk zināsiet. Okay, paldies. Pagaidām jautājumu jauni neienāk. Es vēlos pajautāt refinansēšanu pēc sajūtām. Ja kādreiz gandrīz nerefinansējās, tad tagad būtiski palielinājusies interese par 10, 20, 50% vai pagaidām tie dati nav apkopoti tik, lai varētu. Kā jau es minēju, principā janvārī ir uz pusi vairāk, divreiz vairāk pieteikumu bija nekā decembrī hipotekāram kredītam. Un daļa no viņiem bija tieši refinansēšanās pieteikumi. Tāpēc interese pavisam noteikti ir palielinājusies. Un tad vienkārši
Jautājums ir tāds izlīdzinot pa visu gadu, cik ilgi viņi saglabāsies. Nu, principā būs tā, ka cilvēku lokus, kam ir interese, vai es varu iegūt kaut kur izdevīgāk hipotekāro kredītu, viņi izies šo te riņķi, kaut kāda daļa refinansēsies, kaut kāda sapratīs tieši otrādā, ka nē, ka man ir ļoti izdevīgi nosacījumi, es palieku savā bankā. Un tad, kad tas riņķis būs iziets, principā, tad visticamāk tā interese arī pakāpeniski mazināsies. Okay, tad pēc gada paskatīsimies, kā izskatās dati. Uh, Mm, Tā Oksana ekskluzīvos īpašums pārsvarā pērk klienti bez kredītiem ar saviem jā, līdzekļiem. Procenti. piekrītu. Tā. Jā. Nu, labi, kamēr jūs vēl domājat jautājumus, mums ir vēl 6 minūtes laika no plānotā, ieplānotā. Kolēģi, man ir atgādinājums, nākamā nedēļa ceturtdien ir lielā konference. Ja neesat pamanījuši e-pasti, spami, tāpat sociālajos tīklos informācija ir, zvanīt Lanīdai, jautāt, tā kā noteikti izmantojam iespēju, biedriem fantastiska cena, 20 eiro tikai. Plus papildus uz vietas jānopērk ir izstāžu centrā Ķīpsala izstādes māja, viens ieejas biļete 8 eiro. Lai jūs varētu arī pie reizes apskatīt izstādi māja viens. Un šis pasākums ir, varētu teikt, arī māja viens izstādes atklāšanas konference, jo mēs ar BT1 atklāsim šo konferenci kopā. Tāpēc, jā, nozīmīgs pasākums, izmantojiet, nāciet piedalieties kopā ar Citadeli, organizējam atkal. Un, jā, būs ļoti interesanti. Akcents ir uz cilvēku un uz pārdošanu, uz komunikāciju, vairāk par to, kas tieši jums ir nepieciešams arī nekustamo īpašumu biznesā. Tā ir viena lieta. Otra lieta mums marts 31. Ir termiņš biedru maksām, tāpēc skatieties, lūdzu, savos kabinetos rēķini tur ir pieejami. Zem jūsu personīgā foto apakšā meklējiet. Un, jā, tā tad no 1. aprīļa visi tie, kas būs samaksājuši biedru maksas, tad veiksmīgi tiks pievienot arī mūsu mācībām. Kā šo lūdzu noteikti pacentieties. Un tad arī šis mums ir marta pēdējais webinārs. Nākamajā ceturtdienā mums ir konference lielā. Un tas nozīmē, ka mēs tātad mācību aktivitātes arī martā ar konferenci beigsim. Un pirmais ceturksnis būs veiksmīgi noslēdzies. Tālūk. Oksana. Nē, tas jau bija. Jā, paldies. Paldies visiem par jautājumiem, paldies par iesaisti. Un skaistas, jaukas, saulainas brīvdienas. Saulīte šodien mūs lutina. Un tiekamies konferencē. Mēs ar Arti jūs ļoti gaidīsim. Jā, tieši tā pievienojos un tiešām liels paldies. Un es gribēju no sirds tiešām nodot, lai jums izdodas darījumi, lai veicas profesionālā darbība un tiešām, lai viss izdodas un saulainas brīvdienas. Paldies! Un paldies Artim un gaidām prezentāciju. Atā! Jā, tā.